Labvakar, man sauc Ieva. Man sauc Kārlis. Mazliet pastāstīsim, no kurienes mēs nākam. Es piedzimu Valmierā, bet uzaugu es mazā ciematā Puikulē. Un bērnībā man šeit vispār par Dievu nedomāju, arī mēs nerunājām. Tajā ciematiņā nebija baznīca. Es atceros, ka bija uz neilgu brīdi bija tāds mācītājs Jānis, kas pasniedza laikam svētdienas skolu. Un mana ģimene nebija pret to, jo es atceros, ka es piedalījos tajās nodarbībās. Bet es nezinu, kāpēc, bet mācītājs Jānis tur ilgi nenoturējās. Es atceros, mums bija skaisti 18. novembra svētki kopā un atceros to viņa klātbūtni, un kad viņš teica runas un svētības vārdus arī Lačplēša dienā pirms lāpu gājiena, bet jā, tad nezinām iemeslu dēļ, kurus es tiešām neatceros, viņš pazuda no tā mūsu ciemata, un tad arī, jā, vairāk es par Dievu nedomāju, ja nu vienīgi filmās kaut ko redzēju, bet tad es vienmēr biju tādā, tomēr parodijas līmenī, Hollywoods filmās, kur, jā, kaut kādas filmas par mūķenēm dziedošām, kuras dara kaut kādas smieklīgas lietas un kaut kā domāju, ka tas viss ir joks. Un tad vidusskolā es gāju Valmierā, tur es iepazinos ar Kārli, 17 gadu vecumā, un tiešām bija kaut kā tā sajūta, kad viņu ieraudzīja, tad man likās, es tev apprecēšu. Tā bija. Kaut gan jā, tādi sapņi par baltu kleitu un kāzām man tajā brīdī nebija, bet tā doma, jā, ka gribās satikt savu cilvēku un tomēr tādā samērā agrā vecumā, man laikam, bija sirdī tā sajūta, ka tā vajag. Un vidusskolā, jā, tad, kad nāca 12. klase un bija jāsāk domāt par to, kur mēs mācīsimies tālāk, kādas profesijas izvēlēsimies. Es atceros, tā bija tāda laikam pirmā reize, kad es sāku tā nopietni domāt, kāda tad varētu būt dzīvē jēga. Jo es redzēju, ka mana mamma strādā ļoti smagi, un tad man likās, ka smags darbs noteikti nebūs tas, ko es gribu darīt. Gribās kaut ko tādu vieglu, nenopietnu. Un man likās, ka dzīves jēga noteikti nevar būt tikai nopelnīt naudu un samaksāt rēķinus, kad ir jābūt kaut kam vairāk, jābūt kaut kam vēl, ka tā jēga ir jābūt kaut kam, ko es nemācēju īsti nenodefinēt, neatrast. Kaut gan īstenībā es dzīvoju blakus Sīmeņu baznīcai Valmierā, pa logu es redzu baznīcas torni, un īstenībā pat tagad es vienā dienā domāju, es neatceros, ka es būtu dzirdējusi baznīcai zvanu, kad zvanu, bet es taču dzīvoju tam tik tuvu, un kaut kā man tiešām liekas, ka tas ļoti atkarīgs no tā mūsu dvēseles un sirds stāvokļa, ka mēs vienkārši nesam atvērti vispār idejai par to, par garīgumu, par to, ka ir kaut kas vairāk. Mums liekas tikai fiziskas lietas, tikai nauda, tikai apkrāmēties ar mantām, ar kaut kādām lietām, kuras tu vari redzēt, kuras tu vari tā kā tiešām nodefinēt un kaut kā tā, un par to garīgo pasauli pilnīgi aizmirstam. Bet jā, tad, kad vajadzēja domāt par profesiju un vajadzēja domāt par to, ko darīt tālāk, tad man likās, ka man ir jāmēģina atrast kaut kādas atbildes un jāmēģina dabūt kaut kāds padoms no kaut kurienes, nezināju no kurienes, un jā, tad es sāku skatīties YouTube, visu kaut kādus video par to, kā tad varētu būt tā dzīves jēga. Es atceros, ka skolā mums lika pildīt tādas karjeras testiņus, un tad es tur pildīju tos testiņus, un kaut kā es priekš sevis pieņēmu tādu lēmumu, ka dzīves jēga būs karjera. Ka ja man būs tāda interesanta karjera un es sasniegšu savus sapņus, tad tur būs mans lielais piepildījums. Un kaut kā es padalījos ar Kārli, kad es esmu nolēmusi, ka es gribu būt aktrise. Un tiešām ļoti daudzi kaut kādi draugi un, man liekas, māma man neatbalstīja tajā, tāpēc man likās, tā ir noteikti pareizā izvēle. Jo ir tāda pretestība, un Kārlis man te atbalstīja, arī Kārļa vecāki, un jā, tad mēs nolēmām doties studēt uz ārzemēm, uz Angliju, Prestonā.
Varbūt tu gribi pastāstīt mazliet par savu bērnību. Es arī uzaugu neticīgā ģimenē, bet man bija ļoti tāda forša bērnība. Man patika, man viss apmierināja. Es arī zinu, ka vecākiem baigi netraucēja. Man vecāki mēr teikuši, ka es biju labs bērns arī, kad nav bijis baigi. Tā kā jādomā, es nedarīju nekādas nerātnes lietas, negāju tur un nekaroju ar citiem. Bet noteikti par Dievu, par Jēzu man nebija tikai Ziemassvētkos, varbūt Ziemassvētku koncerts Cīmaņu baznīcā blakus, tieši centrā. Tas bija laikam tāds vienīgais brīdis, bet es nedomāju par Jēzu, kad es biju baznīcā, es pirms domāju par Ziemassvētku un par dāvanām, tas nebija par Jēzu noteikti. Tas bija tāds vienīgais brīdis pašā agrā bērnībā, bet es atceros arī, kad īstenībā man šo krustiņu, kas man kaklā šobrīd ir, man uzdāvināja Ome, 9. klases izlaidumā. Un es tajā laikā nezināju, jo es, protams, nepievērstam uzmanību, bet es nezināju, ka viņi iet uz draudzi, viņi seko Jēzum. Viņi uzdāvināja krustiņu, un es domāju, ka viņa varbūt kaut ko redzēja manī, viņa to sēklu iestādīja mazliet kaut kā. Bet, protams, tajā laikā man interesēja arī mūzika, un tāpēc tas krustiņš bija vairāk viņš ir savā ziņā rock'n'roll kaut kāds ešalons ir mazliet pie viņu nekrustiņš tāds. Tā kā rotaslēdz stilī. Jā, un vispār cilvēki nezina to nozīmi. Tā kā tas bija tāds viens no, ko es atceros spilgtākajiem brīžiem, acīm redzot manā dzīvē, jo tas kaut kādīgi, man iespaidoja to manējo arī domāšanu, garīgo pasauli. Un te vēl viens gadījums bija, ko es arī 5. klasē, mēs braucām ekskursijā uz kaut kur Vidzemē uz baznīcām, un mēs iegājām vienā baznīcā, un tur bija gids, un viņš teica, es arī biju pirmo reizi, otru reizi savā dzīvē baznīcā, un viņš teica, šeit ir dievnams, viņš parādīja uz krustu, un jebkurš, kurš šeit ienāk, parasti arī var pateikt kaut lūgšanu vai lūgt Dievu. Un es atceros tajā laikā, kad viņš man kaut ko tādu pateica, es domāju, kāds ir lūgt Dievu, es vienkārši lūgšu tā kā gaisam, tukšām gaisam, un es nesaprotu, kas tāds ir. Viņš bija paskaidrot tālāk, kad kas ir radīts debesis un zemi, ir Dievs, un mazliet no Bībeles, no pašiem sākumiem, no Genesis izlasīja pāris tā kā rindiņas. Un tad mēs visi katrs acīm ciet teicām tādu ļoti vienkāršu lūgšanu. Viņš teica, var teikt jebko, un tev tas tiks dāvāts. Un es tajā laikā man nebija draudzenes, un man bija klasē visiem zēniem bija it kā draudzenes, un tas bija tā lūgšana, ko es teicu. Un savā ziņā tas piepildījās, bet tas nebija par tevi, bet varbūt tas bija, bet savā ziņā tas piepildījās, un Dievs man deva tā kā. Es jūtu, ka tas varētu būt no viņa, bet es tajā laikā vienkārši man neinteresēja meitenes, un tad es vienkārši to ignorēju. Un tas tāds, man interesēja sports, un pēc tam pēc sporta man interesēja mūzika. Un tas ir tas, kā es arī nonācu savā vidusskolas klasē. Mums bija tāda muzikālā klase vairāk arī, kas vairāk par mākslām, par dzeļoļiem, par mūziku, par visām citām lietām, un es iepazinos ar Ievu vienā rītā. Kaut gan es zināju, ka viņi manis laiku, kā saka angliski, stalkoja mazliet. Bet es esmu tāds, kas nepieiet par klāt pie meitenes, un meitene parasti. Tā kā man likās, man neinteresē ģitāras un mūzika un tādas lietas. Un atceros, kad vienā rītā es ar savu čomu, mēs bijām tikko visu nakti tur nospēlējuši bungas, un tur višiņi arī, protams, iedzēruši tur. Un tas bija tas tīneģis, tas vecums, Mēs bijām izgājuši ārā, tieši pie arī, kur ir Valmieras centrs, pie baznīcas arī netālu. Un es atceros, kad jau nāca, viņi to speciāli darīja, tos atceros, bet viņi man atzinās, viņi to speciāli darīja, bet īsmā, tad viņi, man nelikās, protams, viņi gāja garām, un viņi tā paskatījās tādu skatienu. Un tas ir, ko es ļoti atceros savā prātā, ka tas bija tāds, uzreiz man noķēra manu aci, un tad mēs saskatījāmies, un tad es sapratu, kad tur kaut kas ir, Un tā mēs satikāmies, Es vienmēr esmu bijis ļoti mērķtiecīga. Es tā to teiktu. Braucam uz Angliju, un tad mēs izdomājām braukt uz Angliju. Es izdomāju studēt, es teiktu, tādu moderno mūziku, kas saistīta ar spēlēm, filmām, komponēšanu, tādām lietām. Tādu mazliet eksperimentālu, un Ieva izdomāju studēt.
Jā, man interesē teātris, un es arī nevarēju sākumā laikam saprast, vai es gribu būt aktrise, vai es gribu būt režisors. Un tad es atradu tādu ļoti, ļoti labu kursu. Īstenībā tāpat arī droši vien bija divjaušība. Mēs īstenībā pieteicāmies vairākām skolām, un tad bija tā, ka vienā skolā pieņem Kārli, vienā skolā pieņem mani, un tad šī skola Prestonā bija tā, kas pieņēma mūs abus divus. Tāpēc mums likās, nu tad brauksim uz to, kur mēs abi tikām iekšā. Un tā skola, mans kurs bija mūsdienu teātris un performance. Un tiešām es ļoti ātri tiku ievilkta tajā mākslas pasaulē. Un tās idejas bija ne tā kaut kā, jā, tā kā to nosaukt. Tas, protams, bija ļoti politiski, jo tas bija modernais teātris, viss par kaut kādu sistēmu apgāšanu. Tradīcija bija lamu vārds, nekas tradicionāls, vispār netika tolerēts. Īstenībā, jā, it kā par iekļaušanu un it kā par tolerēšanu, bet tomēr tāds labējs viedoklis un kristīgs viedoklis vienmēr bija kategorisks nē, un mēs pat neieklausījāmies nekā tādos viedokļos. Un jā, ļoti tāda feministiska vide. Man, protams, tā ārēji šķita, ka man patīk, viss bija ok, bet īstenībā, jā, dziļi sirdī vai pat dvēselē es jutos diezgan nelaimīga. Es pat atceros, jā, kad ļoti daudz reizes nācu mājās no skolas, vai nu tad, kad man bija kaut kāds mēģinājums, kas man bija izgāzies un nebija sanācis, tiešām ļoti pārdzīvoju un daudz raudāju. Un pat es atceru, Kārlim nekad īsti nav laikam paticis, kad es tā raudu histērijā, jo man liekas, viņš nekad nav zinājis, ko darīt. Un atceries, tu pat izdomāji nosaukumu tam stāvoklim. Tu teici NDS. Nestabils dvēseles stāvoklis. Teici, ka man tāds ir. Jā. Bet kaut kā man tajā brīdī nelikās, ka būtu jāmeklē palīdzību tai dvēselei, bet jā, turpinājām darīt mākslas lietas, kas jā, kaut kādu gandarījumu nesa. Ļoti, tomēr, kaut kādi notikumi ārējie daudz, visādi jauna kultūra, jauni cilvēki. Un kaut kas jau arī sanāca, un no tā bija kā liels prieks, un, protams, arī slavēja, un bija kaut kāda atzinība un atzīmes labas, un kaut kā jāslēnām sāku balstīt savu vērtības kaut kādām tādām lietām, ka tu esi uzmanības centrā, tev novērtē, tad es tā kā jutos labi. Tad, kad es neesmu uzmanības centrā un man nenovērtē, es jutos ļoti slikti, tā kā likās zemāk par zāli un ir nestabils dvēseles stāvoklis atkal. Un tā. Kā tev gāja Prestonā? Man vispār angļu kultūra tajā laikā ļoti patika. Bet tas laikam tāpēc, ka tā viss tā pub culture un viss tas, kas saistīts ar pubiem un tādām lietām. Ja mūziķiem arī tas, mēs dzīvojam tādā baigā bohēmā, kā es to atceros arī. Un, protams, mēs daudz strādājām un mēģinājām, bet mēs arī daudz pēc tam balējāmies pa vakariem, kā jau studenti studiju laikā. Un es atceros to periodu kā ļoti kreatīvu, un es ļoti izaugu kā mākslinieks, varbūt jā, visādām ģitāras spēlēm, visādām mākslām, jo tas bija tāds eksperimentāls laiks ļoti, un tur nebija nekas īstenībā, bija šokā. Es aizbraucu, es domāju, man tagad liks spēlēt ģitāru, tur mēs spēlēsim grupā, bet tas vispār bija kaut kas pilnīgi pretējs. Tas bija tāds tā kā, tu radi, mūziku, mākslu no krēsla, teiksim. Tu izdomā, ka krēslam kaut kāda ritmiska, kaut kāda kompozīcija, vai tu izdomā, ka krēsls var tā kustēties. Tas tāds music concrete, tāds avangardisks pieejams tam visam bija. Man ļoti sākumā nepatika, un tad man kaut kā baigi iepatikās tas viss, un tad es sāku baigi mācīties, un man bija arī labs atzīmes. Mēs pabeidzām ar jau ar labām atzīmēm, ne? Jā, ar ļoti labām atzīmēm. Un īstenībā puse no mana akadēmiskā grāda pienāks Kārlim, jo man angļu valoda bija īstenībā ļoti slikta. Arī kaut kāda dieva žēlstība, kā man tur vispār uzņēma, kā es tur garīgāk, kas tur sargā un vada, bet noteikti tur savā spēkā es netiku tam visam cauri. Un jā, tad mēs pabeidzām augstskolu. Un jā, man pilnīgi bija tāda pārliecība, ka es gribu zināt, kā tas ir dzīvot vienā no pasaules centriem. Tad man tā uztver par pasaules centru bija Londona, Ņujorka, Parīze. Ņujorka bija ļoti tālu, Parīze bija franču valoda, un tad bija jābrauc uz Londonu. Un tur arī mēs aizbraucām bez kaut kāda plāna, vienkārši to, ka gribam zināt, kā tas ir dzīvot lielā pilsētā. Un sākumā
tiešām viss gāja tā ļoti labi. Vajadzēja dabūt darbu. Es iegāju, pasmaidīju, vienā dienā dabūju darbu Michelin restorānā. Bet es sapratu, ka tās viesmīles, kas tur ir, kuras to uztver visu ļoti nopietni, kuru karjera ir viesmīlības profesija, tad tur bija tāds mazs mobbings uz mani vērsts par to, ka es tur vienkārši smaidīju un nesapratu, ko es daru. Bet menedžeri vienkārši patika mana klātbūtne tajā restorānā. Un tad kaut kā es arī sāku justies slikti par to, ka es tiešām tur esmu pilnīgi nepareizā vietā, un tad es no turienes aizgāju prom. Man draudzene palīdzēja atrast darbu džeza klubā, slavenā vietā, Ronija Skota džeza klubā. Un tā arī bija kaut kāda pieredze, kuru es pirms tam nekad nebiju domājis kaut ko tādu pieredzēt savā dzīvē. Un, kas mani tur vairāk pārsteidza, ka tiešām katru darba dienu es biju pasaules džeza mūziķu zvaigžņu ielenkumā. Redzēju to, kas notiek green roomos, redzēju to, kādas ir šīs džeza leģendas, kādi ir pasaules slaveni cilvēki. Un arī tajā brīdī, kad tu esi vēl ļoti jauns, meklē to, kas ir tā dzīves jēga. Un es tiešām atceros, ka protams, es skatījos uz tiem cilvēkiem, kā mazliet idealizējot viņus, un viņiem ir viss, viņiem ir slava, nauda, bet tomēr mazliet ar viņiem tā kā arī parunājot, man īstenībā ļoti, ļoti pārsteidz tas, ka lielākoties viņi bija ļoti nelaimīgi, tādi ar dziļu tukšumu, lielām atkarībām no narkotikām, no izvērtības, no alkohola un kaut kā tajā visā esot, visu laiku pavadīja tādu sajūtu, ka tā nav dzīve, ko es gribu. Arī lēnām saprotu, ka tu sāc lēnām pieaugt un ka tev sāk tiešām lūst tie, laikam, stereotipi, kas bija par to, kāda ir dzīve būt slavena un kāda ir dzīve būt veiksmīga un ka tev tiešām viss pieder, bet tu redzi to tukšumu acīs, to kaut kādu izmisumu. Varbūt tās vienkārši bija narkotikas, kas bija. Bet jā, un tad es arī biju jau novirzījusies no tā sava bērnības sapņa, ka es gribēju darīt kaut ko ar aktieru mākslu, ar teātri, bet, protams, Londonā viss bija par to, ka ir ļoti dārga īre, un tev vajag vienkārši visu laiku naudu, ko maksāt, tāpēc bija visu laiku jāstrādā, un tu biji tādā virpulī ievilkts, ka tu strādā, un tajās brīvdienās, kas tev ir, tu gribi atgūt to savu spēku, kaut ko redzēt, un tā Londona, piemēram, tagad, kad ir pagājis kaut kāds laiks, es atceros to kā tādu milzīgu, nezinu, kā pozitīvus festivāls. Visu laiku es biju ar mūziķiem, visu laiku bija koncerts, un brīvdienās arī, ko mēs darījām, es ļoti skaisti atceros, ka es pateicu, kā es ar mammai iepazīstināju to mūsu draugu Alanu, ka es teicu, ka mūsu hobijs ir baudīt britu pubu kultūru. Iznākot nozīmē, ka mēs vienkārši dzērām katru dienu. Daudz. Tas bija kāzās, un tā teica. Jā, tā smalki izdomāja, kā pateikt. Un, un tiešām tas bija pusgads tādā lielā dzeršanā ar pēc tam lielām galvas sāpēm, tur sliktām dūšām, paģirām. Kā? Ir ko pasāstīja par sevi? Man bija līdzīga. Man nebija tik viegli kā ievēja, ka es iekšā bārā un kad es pasmaidu, man iedod darbus kaut kādas, 2 nedēļas meklēju, ka man pieņēma viena latvieta, vienkārši viņi zināja, ka viņi redzēja, ka es izmisis un ka es meklēju, ka vajag maksāt īri, jo mums īri bija, mēs dzīvojam pirmajā zonā praktiski, un mums bija, pa mazu tādu, nezinu, cik tur bija kvadrātmetri. Skapja lieluma istaba 800 mārciņas. Tas, un tajā laikā tas bija 2013. gads kaut kas tāds. Un tas, bija uzreiz jāstrādā. Es tā arī nevarēju. Man bija, protams, sapnis kaut ko, es biju spēlēt, es grupā pēc tam spēlēju, tāpēc es neaizbraucu ar draugiem kopā uz Sheffield, jo, protams, es mīlēju Ievu, man gribējās, protams, braukt līdz viņai uz Londonu, nevis braukt ar puišiem uz Sheffield. Kaut gan tas bija viens no maniem sapņiem, būt grupā un tūrēt. Un tad tajā brīdī, laikam, tas sapnis praktiski salūza, cik es atceros, jo bija baigi jāstrādā un nebija laiks nekām vispār.
Bet ko tu nopirki par savu pirmo algu Londonā? Jā, es aizgāju uzreiz uz tāda slavena iela Londonā, saucās Denmark Street. Es nezinu, vai viņa joprojām ir, jo varbūt tā iela, viņi teica, ka viņi to ielu tā kā pārtaisīs, jo viņi tur kaut ko baigi būvēja blakus. Viņi metro gribēja tur pārtaisīt. Jā, es nezinu, vai viņa joprojām ir, nav jausmas, jāapskatās. Bet tā ir iela, kur tikai ir mūzikas veikali. Un tas īstenībā pirmais, kur es gāju, es gribēju strādāt mūzikas veikalā, kā ģitāras kaut kāds, tur apkopējs, stīgu, kaut kāds mainītājs. Un, protams, tur nevar dabūt darbu vienkārši, jo tur jau ir cilvēki, kas strādā, ģimenes tur strādā, un tur parasti ir tur ļoti sarežģīti. Bet es visur CV iedevu, un es pat iegāju vienā vietā, kas nav saistīts ar mūziku, bet tur bija mūzika ārā, tur bija tā kā karaoke, un es nezināju tajā laikā, kas ir drag queen. Es nezināju, es biju tik ļoti naivs, un es iegāju iekšā, un es vēlētos strādāt pie jums, tā kā es iedēju savu CV, un viņi pastāsta man tā kā, do you really wanna work here? Es redzu, tas tā kā vīrietis, kas paģērbies. Es vienkārši nesapratu. Ja es biju tik izmisis, man bija kaut kāds filtrs, ka es teicu, jā, es te strādāšu. Viņa teica tā kā... Bet viņa teica, ka tā nav tavu vieta. Viņa teica, you don't wanna work here, darling. Tā bija. Un es kaut kur dabūju beigās, es dabūju darbu, jā, bet es pa pirmo savu algu nopirku ģitāru. Uzreiz iegāju visus tos, maz kaut kādi 800 pounds, cik es, tajā laikā tas bija baigi daudz priekš manis. Un tā nebija man pirmā ģitāra, tā bija ģitāra, ko es laikas gribēju. Bet tu vēl joprojām viņu spēlē? Jā, Fenders, tāds ļoti labi marka, slavena. Un iztērēju, un plus es vēl ieguldīju kaut kādas 500 eiro, lai nomainītu sastāvdaļas tā ģitārai arī iekšā. Tā kā... Bet jā, tas arī tajā laikā, man ļoti patīk Londona, patīk ļoti kultūra, bet jā, kad tajā laikā arī man bija ļoti tāds tā kā grūti ar veselību, un man bija iekaisums abās kājās, es nevarēju pastaigāt, un es biju baigi lietojis daudz, jau atbrauc uz Latvijas vairākiem ārstiem, izgājis cauri visu kaut kādas prakses, izmēģinājis jau Latvijā, tās pašas prakses tā kā pārvedis arī uz Londonu, centies tās kaut kādas darīt tās lietas, un jā, tas bija tas brīdis, kurā, laikam, mēs sapratām, kad mums ir jābrauc ārstēties ar mani, vai ne? Jā, un man arī, es atceros vispār tas laiks Londonā. Man arī bija ļoti mīļa draudzene tajā brīdī Londonā, Katrīna, un es tiešām atceros tagad spilgt vien tādu momentu, ka mēs sežam uz soliņu pie Temzas un kaut kā tā sapņojam, abas divas meitenes no tādiem Latvijas laukiem nonākušas lielpilsētā, un kaut kā liekas, nekad mēs nebrauksim prom, tā ir tik labi, vai ne, nekad nebrauksim. Un tas arī, cik ļoti tu esi kaut kā pārliecināts par kādām lietām, kas pilnīgi absurdas, vai ne? Un cik ļoti viegli teikt, nekad es to nedarīšu, bet kaut kā, jā, paldies Dievam, ka ir Dievs, kurš tomēr tur kaut kādu rūpi un ved uz kaut kādām lietām, kad mēs pilnīgi ejam kaut kādos neceļos, vai ne? Un, jā, mans tas lūzums arī bija tajā, ka es sāku īstenībā pamanīt, to es tikai tagad, man liekas, atzīstu vai tā kā saprotu, skatoties atpakaļ, ka man bija veģetatīvās distonijas simptomi, jo es atceros, ka dažreiz arī darbā esot, man kaut kā sāk noreibt galva kaut kā pēkšņi, tad man sāk sirds sisties, un man liekas, varbūt tur miedziņš pietrūkst, varbūt pohiņa, un kā nevar jau saprast tos simptomus. Un, bet tā kā atkārtojās, un es atceros, vienreiz bija sarunājis satikties ar draudzeni, iet kaut kādā pastaigā, un es tā kā braucu ar metro un izkāpju ārā, un es izēju uz ielas, un tiešām tādā skaidrā prātā, un es atceros, labi jutos, man nebija nekādas tur paģirs no iepriekšējām dienām. Un tiešām man noreibst galva un saka šausmīgi sirds sisties. Un es atceros, es tik ļoti pārbijos, ka man liekas, es aizgāju mājās vienkārši, lai apgultos un kaut kā tā. Un es pat īstenībā Kārlim arī nestāstīju, jo viņam jau bija savas problēmas un negribēju tur satraukt un kaut kā likās, ka pāries un tā. Un es pats sāku domāt par to, ka varbūt tomēr ar to dvēseli, ka viņi tā kā sāk kliegt pēc palīdzības, ka nav ok dzīvot tādā virpulī visu laiku. Un jā, es atceros, es pieteicu, un tad tajā brīdī, kad man likās, ka sirds vai dvēseli sāk streikot, tas ir par to profesiju, ka ir jāatgriežās aktiera profesijā. Un es biju pieteikusies Internacionālā Londonas filmu skolā uz kursiem. Man likās, ka tas man tā kā palīdzēs tikt atpakaļ tajā, ar kontaktiem un tā, atkal pie kaut kādiem darbiņiem teātrī vai filmā. Un mūs tur sadalīja pa partneriem. Un mans partneris bija mazliet vecāks vīrietis. Un es jau biju tur saskatījusies YouTube video, kad ir tur kaut kāda garīgā pasaule, jā, bet es nekad nebiju satikusi tādu īstu cilvēku, kurš par to runāt. Un tā garīgā pasaules domāju par New Age tajā brīdī. Un es satieku to cilvēku, un droši vien jau, ka viņš mani arī jūta kaut kādas tās slāpes, ja, ka man gribējās kaut ko saprast, kad ir taču tā neredzamā pasaule, jābūt ir kaut kam vairāk.
Jā, cik interesanti, ka viņš bija sarakstījis kaut kādu grāmatu par sevi, ka viņš tur kaut kādus spokus redzēja un ko tur, un spokus ar viņu runāja un kaut ko viņam teica. Man liekas, ārprāt, cik interesanti, nu, kad jābūt ir tai neredzamai pasaulē. Viņš runāja ar star people, ar ciplanētiešiem, kā viņš saka. Jā. Un viņš man to visu stāsta un par aurām. Man liekas, jā, pastāst vēl, un mums tur beidzās tā filmu skola, un viņš, man liekas, pat, mēs tur bijām norunājuši tur, ka tiksimies vēl, un ka viņam tur ir kaut kādi kopieni, kas viņam seko vai kā. Es sapratu, viņš tā kā uz guru tipu vilka, bet kāpēc viņš bija tajā filmu skolā, jo viņš bija uzaicināts filmēties Star Wars filmā, jo viņš bija tāds muskuļots un ar tetovējumiem. Viņš neko nesaprata no aktieru meistarības, tāpēc viņam vajadzēja kaut kādus mini kursus iziet, lai saprastu, ko darīt ar kameru. Un es atceros, ka man tajā brīdī laikam radās kaut kāda vēlme saprast, kas ir tā garīgā pasaule. Un tiešām, ka es jau biju nolikusi kaut kādu datumu, kad ar viņu tikties, un tā pilnīgi notika, negaidīt tā lieta ar Kārli, ka viņš pateica, ka viņš vairāk nedzīvos Londonā, jo, ka tā dzīve ir pilnīgi aizgājusi kaut kur netur, kur mēs gribam, un ka no tā virpuļa tu netiks ārā, ir vienkārši jāpārvācās. Un tad man arī sanāca, es arī kaut kā jūtu, ka, braucam prom. Un, man liekas, nedēļas laikā mēs visu sakrāmējām, mums jau nebija daudz, viss sagāja 2 čemodānos, un aizbraucām prom. Ģitāras daudz. Un tagad arī, īstenībā, atskatos uz to visu, zinot, ka ir Dievs, mīlošs tēvs. Man šķiet, ka tas arī bija tāds brīdis, ka man tomēr, kad Dievs man izglāba, neieiet tajā New Age vēl dziļāk ar kaut kādu maldu mācībā. Jā. Kā es jau teicu, ap tām kājām, kad man bija ļoti sūdīgi, es dzēru precēpu zāles, knap no rīta piecēlos, tad es rāpoju uz toltei, tāda stadija, tā kā jau nopietna stadija. Un tad mēs izdomājām braukt uz Latviju, un, kad mēs nokļuvām Latvijā, tad es nedēļu iegulos Stradiņos, man izpētīja visu ķermeni, teica, ka man viss ir kārtībā, tu esi super vesels, bet tev ir gēns tāds, tāds gēns Club 27. Tas ir tā kā viņi izskaidroja to, un es atceros vienmēr no slimnīcā, ka es guļu, es nezinu, tas tā kā filmā, es guļu no rīta kaut kādi 5:30 vai 6, kā slimnīcā parasti visu ļoti tagad ceļās augšā, es guļu un pēkšņi es tā kā pacēju acis vaļā, skatos, man riņķī kaut kā 12 akteri, un viens tā kā raksta, šis ir, Kārlis, viņiem ir tas. Es jūtos tā kā kaut kāds eksperiments, ka viņi eksperimentē uz manīm. Bet viņi teica, ka doktori, viņi nevarēja īsti neko izārstēt to. Viņi teica, ka tev būs jādzer tur tas precāp zāles, un varbūt pēc pāris gadiem mošu, ka tev ar aknu kaut kas notiks, varbūt tev aknu beigas strādāt. Tas bija vairāk uz to pus tā kā, kad it kā daudzsološi, it kā neīstie. Tās kājas vienkārši man lika vairāk arī pie garīgā pieķerties klāt, jo sapratu, tā nevar būt, un kā es varu būt. Es zinu, ka ir brīnumi, kad cilvēki tiek tur izārstēti, un ir visādas arī prakses, kas to dara, un tas bija tas brīdis, kad es sāku pētīt tās pārējās prakses. Es, protams, negāju uz baznīcu pie Dieva, es gāju uzreiz uz praksēm. Un es visu kaut ko izmēģināju, tas atradiet metodi, kas ir varētu man palīdzēt, bet tā metode arī man nepalīdzēja. Tas atrada nākamo metodi, un tas tā kā tas nebeidzamais cikls, kurā vienkārši aizēju, un viņš tā velk dziļāk. Un vienā brīdī es uzgāju, tas bija interesanti arī, kad es biju Latvijā kādu laiku jau, mēnesi vai 2 mēnešus, un sapratu, kad es vēl neesmu izmēģinājis kaut kas saistīts ar, teiksim, ar meditāciju vai ar Dievu, kas ir saistīts. Jā. Un es atradu vienu vīrieti, kurš lūkšanas, tādas ļoti vienkāršas lūkšanas, lika skaitīt pašam. Un es sāku skaitīt tās lūkšanas arī uz austiņām, viņš skaita, viņš liek to atkārtot, un es to darīju. Un tas ir zināju, ka tas ir brīdis, ka tas ir Dieva, tas ir Jēzus Kristus pirksts, tad, kad es sapratu vienkārši, ka man pēc mēneša vai pēc 2 mēnešiem vienkārši man beidz sāpēt kājas. Un tas bija tiešām tāds, man ir tāds mazliet tāds mainīt, garīgā ziņā es sapratu, ka, tur ir kaut kas, tas nevar būt tā, ka, kā var beigt sāpēt kājas, ka tev doktori teica, ka tev viss ir, ka tu esi, you're finished, tā ne, bet es sapratu tajā brīdī vienkārši, ka, tur ir kaut kas. Garīgā pasaulē ir kaut kas sakustējās arī man garīgi. Un man redzot, ka Kārlim viss ir labi, kā es nesāp, bija laiks īstenot nākošo sapni. Es teicu, braucam uz Ameriku. Jo, man liekas, es nevarēšu mierīgi dzīvot, nezinot, kas notiek Holivudā, ka man ir jāzina, kas tur notiek.
Jā, jo man taču sapnis būt par aktrisi. Un mēs aizbraucām. Un es kā jau iekāpu pirmajā taksī uz to mūsu vietu, kur bijām sarunājuši. Man jau piedāvāja vizītkartes. Tur tā kā zvani manam aģentam, tu gribi būt aktrise, jā, lūdzu, kur ir vizītkarte. Nu, tiešām tā sajūta, ka tu nokāpi jau Holivudā, jau stāv ar plakātu. Aktieru meistarības studija šeit. Un kaut kā man 23, 4 gadu vecumā tas viss likās ļoti forši. Un jā, es arī aizgāju uz vienu aktieru meistarības studiju, kur man ļoti patika, forši cilvēki bija. Bet atpazinu kaut kādus cilvēkus no seriāliem, ko es biju redzējusi televizorā, un tā likās kaut kā ļoti, ļoti īpaši tur būt un to visu redzēt. Un pilnīgi negaidīti mēs iepazināmies ar vienu vīrieti, jā, kurš uzaicināja Kārli spēlēt baznīcā, slavēt. Un es arī aizgāju uz to baznīcu. Un, jā, nu es jūtu, ka tur ir kaut kas tur ir. Un tajā brīdī, ko es sapratu, ka, jā, Dievs var lūgt vēlēšanās viņam. Un tad, ko es tajā brīdī visvairāk vēlējos, es vēlējos strādāt. Kas man likās pilnīgi nereāli, jo es esmu valstī, kurā man nav darba atļauja. Nu, un tā. Bet Dievs taču dara brīnums, vai ne? Es lūdzu, lai man dod darbu. Un dažas dienas vēlāk tiešām tā arī brīnums notika. Man saved kopā ar vienu aģenti, kas vāca cilvēkus uz filmēšanas studijām kā skatītājus, jo ir tāds žanrs sitcom, tā ir komēdijas seriāli, kur tiešām cilvēki skatās dzīvajā kā teātri, kā notiek filmēšana, viņi aplaudē un viņiem par to maksā naudu. Un man tas bija viens no lielākajiem sapņu piepildījumiem, ka tiešām meitene no Latvijas laukiem ir Holivudā tikusi Warner Brothers studijā, kur manuprāt, iekšā tik kā turistam ir ļoti grūti. Es tur esmu tikusi kā algots darbinieks, kurš var visu dienu skatīties, kā notiek filmēšana, kas jau ir sapņu piepildījums. Un plus man maksā $100 dienā un dod arī pīcu pusdienās. Un tas man tā kā pārliecināja, ka es esmu pilnīgā paradīzē, Dievs ir manā pusē un viss ir brīnišķīgi. Ko tu domāji par Holivudu? Man nepatīk Holivudu vispār. Visi tur man likās, visi grib būt aktieri, visi grib būt mūziķi. Viss bija viltots. Viņi izlikās, ka tu viņiem patīc, viņiem tu īstenībā nepatīc. Un, nu, tā kaut kā. Es braucu tikai tāpēc, kad es braucu daļu Ievas, es braucu viņu pieskatīt. Tas bija mans uzdevums, cik es arī sapratu, ka to man noteikti ir arī kaut kādā veidā Dievs bija galvā ielicis iekšā, ka man ir visu laiku jārūpējās, man jāparūpējās, man jāstās kruņiet, kur es arī palaidu grožus vaļā Los Andželosā no tā visa. Es atceros, ka nebija tā, kad es laiku biju blakus viņai, jo tad arī bija daudz visādi ļoti dīvaini atgadījumi. Atceries uz to mašīnu arī, kas tur bija. Jā, tas bija visādi, kas nebija blakus, viss kaut kas dīvains notika. Man tā vismaz likās, jā. Jā, nu tur tiešām ļoti daudz stāsti dīvainie, bet tas laiks iet uz beigām, kad mēs 3 mēnešus tur varējām palikt. Un es saprotu, ka ir jāatgriežas Latvijā būs, jo nav tā darba atļauja. Un man, īstenībā, tik daudz cilvēku man deva tik crazy padomus. Tas mans filmu studijas pasniedzējs, viņš man arī, vīrietis autoritāte likās mīļš onkulīts un tā, ka tiešām viņam rūp, kas ar mani notiek. Viņš man teica, Ieva, es redzu, ka tu gribi palikt, bet ieej taču kādā bārā un dabū vīru. Nu, tā kā precies, un tu varēsi te palikt. Man likās, varbūt, ja man to saka pasniedzējs, kurš taču grib labu man un tā. Jā, un es pat sāku domāt, varbūt kaut ko tādu darīt, bet tas tiešām, uzlikt mūsu attiecības pilnīgi uz tad ļoti sliktā vietā. Tad man likās, bet varbūt Dievam ir vēl kāds plāns. Ja viņš vienu brīnumu izdarīja manā dzīvē, viņš noteikti izdarīs vēl kādu brīnumu. Un es atceros, ja mēs turpinājām iet uz tām baznīcām, jo tu bieži slavēji, un es, tiešām man liekas, uz ceļiem ar asarām acīs lūdzu, lai Dievs dara brīnumu un lai kaut kas notiek, lai mums pagarinās tā vīza, vai lai man uzrodās kaut kāds darba piedāvājums ar iespējām palikt Amerikā. Kā tas, ko tiešām es vēlējos. Un tad lūdzu atkal un atkal un atkal, un
mums jau tas laiks, kad jādodās uz lidostu, sakrāmējam tās mantas un tā, un jau ejam lidostā visiem tiem čekiniem cauri, un es pilnīgā mierā, ka Dievs atbildēs uz lūkšanu. Dievs vienmēr atbild taču, un ka kaut kas notiks, un mēs sēžam jau lidmašīnā, un es skatos uz tiem skaistiem Hollywoods kalniem, kas tiešām izstāsta, ka viņi ir, viņi ir oranži, ka viņi mirdz, ka viņi deg, un es redzu, ka viņi lēnām attālinās, un man liekas, kaut kas notiks. Kad tūlīt tā lidmašīna griezīsies uz riņķi, ka kāds pazvanīs stjuartei, kad gaida mani Hollywoodā kāds. Es nezinu, bet ka kaut kam jānotiek ir, un laiks iet, un es saprotu, ka mēs esam Atlantijas okeāna vidū un ka nekas nenotiks. Kad tuvojamies jau Londonai, esam jau Eiropā, un es saprotu, ka Dievs ir atbildējis nē uz šo lūkšanu. Un tas bija ārkārtīgi sāpīgi. Es raudāju, man liekas, visu to ceļu māju, centos nerādīt Kārlim savus asaras, jo viņš bija ļoti priecīgs par to, ka mēs esam Eiropā. Tas bija pasargājis, tas bija mans uzdevums, un tas bija izdevies uzdevums. Bet vispār arī lidojot apakaļ, es atceros ļoti viens pilgt atgadījumu, kad pirms mēs lidojām turienes, atceros, ka man bija somiņa tāda, un tur man bija ļoti daudz... Visa nauda man bija iekšā. Tas noteikti varētu būt arī stāsts vai tas bija Dievs, es nezinu, viņš gribēja apturēt mūs. Un es to naudu, mēs pārsēdāmies, kad mēs bijām Stanstedā vai Londonā, mēs pārsēdāmies, un zin kā, ka tu savāc viss manis, to jāiet prom no tās lidmašīnas, un es atstāju binots, tā kā viņi zem krēsla to somu, jo nebija tos hand luggage jāliek zem krēsla. Nē, tas nebija zem krēsla, tu, man liekas, vilki jaku nost, un tu biji atstājis kaut kur, man liekas, vispār tajā ejā, ejot uz lidmašīnu. Es viņu atstāju, un es izgāju ārā, un tā lidmašīna aiztaisījās ciet jau. Un mēs bijām jau kādu laiku pagājuši, un kur man somiņa ir, es meklēju, man nav. Un tur visa nauda, praktiski skaidrā, ļoti daudz skaidrā nauda. Un es skrienu apakaļ, un es zinu, ka viņi jau tā lidmašīna praktiski jau, ka viņi aiztaisījuši ciet, un viņi jau tūtās jau atties no tās malas nost, un es pieskrienu klāt, un es vienkārši viņām saku, man tur iekšā palika somiņa, es pasaku, kurā vietā, un tā sieviete saka, nevarēs vairs tagad dabūt, mums to būs bišķi jāpagaida, un beigās viņi, laikam, viņu pierunāja kaut kādā tik ļoti histēriski, laikam, viņi runāja, vai es bija tur visa mana dzīve iekšā tajā, un viņi teica, labi, es ātri aizskaišu, viņi uzrunīja par rāciju un aizskrēja, paņēma man to somiņu. Bet tas arī bija tā, ka tu esi tādā stresa situācijā. Man liekas, viss, ja man nauda, man prātīgs nav jēga tur braukt, man nekā nav vairāk. Jā, tas bija tāds. Jā, bet, par to manu bēdu stāstu lielāko, ka tas kaut kā uzlika tiešām tādu lielu pauzi manām attiecībām ar Dievu. Ja Amerikā es biju sajutusi, kas ir svētais gars, kā svētais gars darbojās, ka Dievs atbild lūkšanām. Es nevarēju pārdzīvot, ka Dievs atbildēja nē uz to manu iegribu tajā brīdī palikt Amerikā, un es tiešām apvainojos uz Dievu. Man likās, Dievs neeksistē, jo viņš nedara tā, kā es gribu. Ka mans tas koncepts par Dievu bija, ka Dievs ir zelta zivtiņa, ka Dievam ir jāatbild uz manām vēlmēm, tad Dievs strādā. Un es apvainojos un vispār noliku malā tādu Dievu konceptu. Un pagāja 8 gadi, kad mēs pastāstīsim vēl par to, nokļuvām iesvētības kursos, un es patiešām iepazinos ar to, kas ir Dievs, ka Dievs ir mīlošs tēvs, un Dievs atbild uz lūkšanām nē, lai tevi pasargātu. Un to es saprotu tikai tagad, kad ir pagājuši daudz gadi, ka Dieva prāts nav cilvēka prāts, un Dieva ceļi nav cilvēka ceļi, kad arī ir kaut kādas lietas jau, ko mēs ļoti vēlamies, un lūdzam Dievam, ja Dievs saka nē, tad turiet droši prātu, jo tāpat ir labāk nekā tad, jo es tiešām jūtu, kā Dievs man ir pasargājis no tā visa, jo ja es būtu palikusi Amerikā un tiešām izdarījis kaut kādas muļķīgas lēmumus un pat apprecējusies ar kaut kādiem, nezinu, šeidī vīrieti, tad pirmkārt būtu briesmīgi droši vien, mūsu laulības, nezinu, vai notiktu vai ne. Un es
arī neticu, ka es būtu baigā Holivudas zvaigzne, jo es esmu sieviete no Austrum Eiropas, man visu mūžu būs akcents, man seja ir kāda, viņa ir, es neesmu Amerikas blondā meitenīte arī. Un, bet no vienas puses viņa bija skaista, kā tur teica tā kamerā, ne? Kad tā viena puse ir skaista. Man visas puses ir skaistas. Viņa speciāli filmu studijā teica, ka viena puse ir skaista, jo viņa... Jā, tā bija otra Kārle, sež nepareizā pusē. Mēs varam varbūt nākošo intervijas daļu mainīt. Jā. Latvijā man ir abas puses skaistas. Jā, protams. Tas bija tāds, jā. Jā. Bet tā ir Holivuda, jā, tas ir, ko viņi pārstāv. Mēs esam Latvijā, kaut kā es esmu pārdzīvojis to savu Holivudas neizdošanos, un Dievs man uzdāvināja piepildīt vēl vienu manu sapni. Un dievjauši, tas tiešām ir liels tāds, liekas, Dieva svētība, ka mani uzņēma Valmieras drāmas teātrī, jo tā īstenībā ļoti, ļoti reti notiek, ka cilvēks no malas pieņem. Bet man liekas, režisors Mārtiņš Eike ir pietiekoši tāds drosmīgs visādiem izaicinājumiem, jaunumiem, un jā, viņš piekrita ņemt mani izrādē. Un tas bija 2015. Gads, jā, tā sezona. Es sāku strādāt Valmieras drāmas teātrī, un man pirmajā sezonā bija 4 lomas, kas īstenībā ļoti daudz tādam jaunam cilvēkam, kurš tikko sācis strādāt. Un jā, tas bija tiešām skaisti, jo tas bija mans patiesi bērnības sapņu piepildījums. Un es atceros vienu momentu, tā bija izrāda Vaidalote. Tur mēs bijām 8 aktieri. Man bija otrā plāna loma, bet tā kā mēs bijām tur tik mazi, nevarēja man nepamanīt. Es domāju, ka man pamanīja, ka tas ir arī bijis skatus. Un mēs izējām paklanīties, ir stāvovācijas, un es redzu, cik cilvēki ir laimīgi. Nu, skatītāji tāda emocionāli aizkustināti, un es skatos saviem kolēģiem, man pa labi, man pa kreisi, un visi arī ir ļoti aizkustināti, un tiešām, nu, aktieri jau dalās savā starpā, ka tie aplausi ir viņu tā kā, nu, narkotika, viņi no tā dzīvo un tā, un es redzu, cik viņi ir piepildīti un laimīgi, un es tajā brīdī saprotu, ka cik es jūtos savādi, ka es redzu to, ko viņi jūt, un es nejūtos tā. Es esmu piepildījis savu bērnības sāpni, es stāvu šīs lielās skatūs, es paklanos, un es jūtos dziļi nelaimīga. Un man bija ļoti grūti to atzīt ļoti ilgi. Tiešām ļoti grūti būt tādai godīgai pret sevi, jo man bija ļoti daudz cilvēku, kas man bija palīdzējuši gan iziet studijas, gan arī tikt Valmieras drāmas teātrī. Un man likās, ka es viņus pievilšu, ja es atzīšu patiesību, ka man īstenībā, ka tas piepildījums, ko es cerēju iegūt, piepildot šo sapni, ka tas nav tā, kā man likās. Un es ļoti ilgi īstenībā nezināju, ko darīt ar tām emocijām, ar tām sajūtām. Ka, jā, man bija kauns viņas atzīt. Es pat nezinu, vai es tevi īsti līdz galam godīgi biju tajā brīdī, bet es sapratu, jā, ka es sevi jūtu slāpes, ko karjera nevar pabarot. Nevar šīs slāpes remdēt un veldzināt. Un kaut kā es tās slāpes mēģināju arī apslāpēt, kaut kā ignorēt. Un tad, kad es sapratu, ka ar Valmieras teātri nekas nesanāks, kaut kā es nebiju vēl joprojām gatava laist vaļā to domu, ka profesija ir tas piepildījums. Un es iestājos Kultūras akadēmijā un sāku studēt režiju. Un arī tā bija tāda jauna pārmaiņa, jauni cilvēki. Man bija atkal projekti ārzemēs, daudz un dažādi. Viss bija tādā ļoti atkal kreisās ideoloģijas, kreiso politisko tādu politisko ietekmju varā, kas man patika. Feminisms ļoti patika. Man bija apgāzt kaut kādas autoritātes, tur dumpoties, viss tās izrādes kaut kādas atcelšanos, man ļoti likās atbilstošas, kaut kā tas ar tām kaut kādām slāpēm, alkām sagāja kopā ar kaut kādu tādu
visu laiku jūties nevietā, bet tu kaut kā domā par to, kas ir tā brīvība, kas tas varētu būt, un tu visu laiku meklē, bet tev atbilžu nav. Un es atceros, tā bija viena Homo Novus izrāde. Es droši vien varu garantēt, ka režisorē nebija tāds nodoms, kādu viņa atstāja uz mani, ka tā bija izrāde par Boldrais cietoksti. Un tā bija tāda izrāde, kur skatītāji var staigāt apkārt. Un katrā tādā mazajā telpiņā bija kāds cilvēks, laikam vietējais no Boldrais, kurš kaut ko stāstīja par vai nu to vietu, vai par sevi. Es īsti konkrēti neatceros, kas tur tiek teikts un ko tur teica. Un vienā no tām telpām bija mācītājs. Un es neatceros, ko viņš teica, bet man bija atkal tā sajūta, ka viņš zina kaut ko par brīvību, ko mēs nezinām. Bet tajā brīdī man tā kā nebija vēl laikam drosmes sekot tam aicinājumam, jo tas taču pilnīgi neloģiski ir. Mēs taču esam tādā kreisā ideoloģijā, ka uz baznīcu arī jāiet ar līkumu, es taču nevaru ietekt uz baznīcu kaut ko meklēt. Bet man ļoti spilgti palikusi tā sajūta, jā, ka viņš zina kaut ko par brīvību, ko es nezinu. Un jā, tad es turpināju tajos projektos visādos piedalīties, ļoti daudzos feministiskos projektos. Un tad pienāca Covid. Jā, es tajā laikā, kad iesāka Valmieras teātrī strādāt, tad es baigi iegāju iekšā savā skaņu režijā. Jo arī, kad es studēju Anglijā, tad es studēju spēļu dizainu, skaņu dizainu, filmām, teātrim tā tālāk. Un jā, es manīju sievas vīrs dabūja man darbu, jo viņam piederēja. Sievas vīrs? Māsas vīrs. Māsas. Sievas vīrs, es? Māsas vīrs, jā, dabūja man darbu. Spēju kompānijai, ko viņš pats bija uztaisījis kopā ar vienu arī savu draugu. Un tāds mazos darbiņus vienkārši darīt sākumā, tāds maziņas skaņa efektiņas. Un es to biju studējis, domāju, forši, tā kā es varēšu kaut ko bišķiņ uz pušslodzīti pastrādāt, jo man nebija darbs arī, man nebija ko darīt. Un es sāku to darīt, un man ļoti iepatikās, jo es atcerējos to brīdi, ka mēs bijām arī Hollywoodā, ka mēs bijām Paramount Pictures aizgājuši uz tādu lielu foliju studiju, un tad es redzēju to lielo, kas viņam tur, piemēram, tur liela foliju studija, tur miljons mikseri, tur visādas lietas, tā kā man ļoti iepatikās skaņa dizains tajā brīdī, tā kā man viņš patīk pirms tam jau, bet tā kā es sapratu, ka, ja es nevaru būt slavāns mūziķis, tad es varbūt varu uz savus talantus ielikt iekšā rekur spēļu dizainā, skaņa dizainā. Jā, un tas bija tas brīdis, kur es tā kā pilnībā iegāju iekšā savā tajā saucamajā craftā, vai es nezinu, kā latviski var pateikt, jā, kaut kādos skillos, ne, tas nav latviski. Kā talants izmantot, es nezinu, kā pateikt latviski, talantus izmantot tādā veidā, un tas kaut kādi, jā, tie paši, tas 2015. Līdz Covidam, man bija tāds ritīgais tāds periods, kurā es ritīgi strādāju pa naktīm, es biju ļoti ilgi studijā, es uzboju arī studiju VFā, es tur biju iekšā, vienkārši un es laiku mācījos un attīstījos savā profesijā, teiksim tā, un man Dievs vispār tur, es nedomāju vispār par Dievu, tas bija tas periods. Es biju slavējis Amerikā, un es biju sajūtis to sajūtu un redzējis to sajūtu, kas ir kad svētais gars pārliecas par cilvēkiem, kad ienāk Dievu klātbūtne, es biju to redzējis, bet kaut kā pēkšņi cilvēkiem ir tas, ka viņš vienkārši ļoti ātri aizmirst. Un es vienkārši aizmirsu, un man sākās ikdienas dzīve vienkārši, jā, kā es varētu, protams, domāju arī par naudu, kā vairāk nopelnīt tā tālāk, bet, mūsu profesijās tas bišķiņ tā kā sarežģītāk ir, tas nav tā kā, kad biznesā, ka to vienkārši vairāk pārdot, ne, mums vienkārši mums ir savādāk veidā savu jāpārdot, tas, ko mēs daram. Un es vienkārši strādāju līdz pienāca Covid, kas mainīja ļoti daudz Ievai, viņas karjerā, jā, tas, kad teātra, protams, viss bija ciet, režijas nekas nenotika un bija jādomā kaut kādi citi varianti. Un es tā kā ļoti daudz tajā laikā arī YouTube'ā pavadīju un ļoti daudz mācījos YouTube'ā visu kaut kādas jaunas lietas. Un YouTube vispār ļoti labs priekš lietām, ja tu gribi kaut ko apgūt, iemācīties. Un man ļoti patīk tāds, ir tāds kontents, saucās ASMR, kas ir tā kā
skaņu kontents, arī saistīts ar skaņām. Un kad cilvēks vienkārši kaut ko pie mikrofoniem taisa kaut kādas interesantas skaņas, kas tā kā ietekmē tevi, tavas smadzenes, un tas ir zinātniski izpētīts, ka tas ietekmē tādu meridian tev galvā, kas tā kā dod to saucamo tādu angliski tingles, latviski laikam ir zosādiņas sajūta, ja, vai kaut ko tam līdzīgi. Nu, tāda patīkama sajūta, teiksim tā. Nevis nepatīkamo, bet patīkamo zosādi. Un man ļoti tā kā ietekmē tie video, man ļoti patika, kā tie video, kā viņi izklausās, kā tas tiek reprezentēts, un man ļoti patīk skaņas, protams, un es klausījos pa vakariem, un tas domāju, ok, Ievai tagad nav ko darīt, tagad ir Covid, tā kā, un ko mēs varētu iesākt, un mēs izdomājam, ka, tā ir laba ideja, vienkārši Ieva reku sāc ASMR kanālu. Un es to pēkšņi tā kā likās, tā kā reku, mikrofoni jau mums ir mājās, tā kā man jānopērk pāris gaismas tikai, es ieguldīju gaismās un iedoju jau mikrofonu, lūdzu, filmē. Un tā tap mums pirmais tas video, kurš bija vienkārši super bad, ne? Mūsu izpratnē viņš nebija labs, un viņš nebija vispār tur ne tālu no profesionalitātes, bet tā mēs attīstījāmies, jā, un tas bija tas laiks, kurā Ieva arī varēja, nevis mājās būt depresīvi sēdēt, un tas laiks bija tāds bišķi depresīvs, ka tu likās tā kā, kad, ko mēs tagad darīsim, zin kā, gadu praktiski, ka tu vienkārši tur neko nedrīkst darīt. Vai visiem jābūt maskām, tu neko nevar iet. Un mums sākās tas mazais, family, ģimenes bizness, saucamais. Un mēs joprojām to darām. Tas ir tāds mūsu viens no Ievas, viens no galvenajiem ienākumiem, jā. Gribu kaut ko pastāstīt par īsumā. Jā, tas arī kaut kas tāds neko nebija tādu domājis, ka tā varētu dzīvē izvērsties, tā kā tāds pavērsiens. Tiešām paldies Kārlim, ka viņš mani iedvesmoja, jo bija tā, ka sākoties Covidam, es piedalījos vairākos tādos neatkarīgos teātra projektos, mums bija arī muzejā visādi ļoti skaista viena izstāde. Un kaut kā, jā, tas Covid visus tos neatkarīgos projektus apstādināja, un tāpēc, ka es nebiju štatā, man vispār apstājās ienākumi. Un jā, kaut kādu brīdi tad es sēdēju tādā depresijā, ka es neko nevaru darīt, man nav ienākumi no kurienes nenāk, un tad Kārlis iedeva man to ideju, un tas man kaut kā izcēla ārā no tādas depresijas, ka vienkārši man bija iemesls, kāpēc celties un kaut ko darīt, un es sāku filmēt tos video, un pa lielam, jā, uztaisīju no guļam istabas savu biznesu. Un tad, jā, tāda laba sajūta īstenībā, pēc kā es arī saprotu, kad es ilgojos, ka tu pats vari būt sev boss, pats vari noteikt sev darba dienu, un tagad arī, piemēram, man ir jāstrādā, bet tā kā es esmu savs boss, es varu paņemt 3 stundas brīvas, aizbraukt ar vilcienu līdz Jūrmalai, atbraukt atpakaļ un vakarā pastrādāt, un kaut kādā ziņā, jā, tāda brīvība, pēc kuras, tādā darba jomā arī es vienmēr biju ilgojusies, un ko man izdevās sasniegt. Un ticu, ka tur bija Dieva vadība tā visā. Un tad Covid bija tā kā beidzies, nebeidzies, un es jau kurš to vairs atcerās, jā. Un draudzenei piedzima meitiņa, un viņa saka, vai mēs gribam būt krustvecāki. Un es teicu, jā, mēs gribam. Kristiet mūs, svētiet, ka es nezinu, kas tur jādara, bet ka svētība nekad nav par daudz. Un viņa tā, pagaidiet, ka tā uzreiz tā neviena no ielas neķer un nesvēta. Un es viņai saku, labi, cik tur jāmaksā, samaksājiet. Jums taču vajag. Tā, ka nē, tā arī nenotiek, ka tur var kaut ko samaksāt. Bet es tiešām biju dzirdējis, ka ir kaut kādas baznīcas, kur tu samaksā, tev nokrista, viņa tā, nē, tie kaut kādi stereotipi, ko tu esi dzirdējis, ka tā nav, ka tā nopietni ir, ka tā Ģertrūdas baznīca, un tur it kā aktīvi draudze, nesapratu, ko tas nozīmē. Bet viņa tur bija bijusi kaut kādas reizes. Viņa saka, tur ir arī jaunieši. Ko? Jaunieši iet uz baznīcu? Kā tā nevar būt? Viņa tā, nē, tiešām, ir tāda maziņa iesvētas mācība, tur pāris nodarbības jums jāaiziet, un viņi man saka, tur ir gudri mācītāji, tu varēsi padiskutēt. Man tāds, jā, aiziešu pierādītiem mācītājiem, ka viņi ko nesaprot. Un, kā no feminismu, tā kā nākot. Kas tiešām tādi labs izaicinājums. Un, kā Covidā nosēdāts mājās un kaut kādā varētu iziet tādā sabiedrībā, vai ne? Un mēs piekritām. Kaut gan es Kārlim teicu, ka īstenībā man tā kā baili ir ietur, un Kārlis vēl smējās, ka man šķiet, tu būsi pirmajā rindā un dziedās dziesmas.
Nu, nē, ka es nekad baznīcā nesēdēšu atkal, jā? nezināju, Nekad nesēdēšu baznīcā pirmajā rindā, nedziedāšu dziesmas. Tas, ko es daru tagad. Es nezināju, ka dziesmas jādzied. Man bija tāda vīzija, kad viņi man teica, ka jāiet uz to baznīcu, un es vienkārši redzēju, ka es sēžu pirmajā rindā un dzied dziesmas, un tas ļoti laimīgi. Bet es nobijos no tādas sajūtas. Un, mēs piekritām aiziet uz to kursu. Saucās Alfa kurss. Tu atceries, kā tu jūties, kad tu gāji? Es atceros pirmo reizi ļoti dīvaina sajūta, īpaši tad, kad mēs nebijām uz pirmajām lekcijām. Bet es atceros, mēs gājām, tas bija rudens, un bija jau tā kā tumšārā, un mēs ejam uz to pirmo nodarbību, un es eju uz to baznīcu, viņi diezgan tuvu mūsu mājai, un es atceros, ka es skatos apkārt, vai neviens pazīstamais neskatās, kur mēs ejam. Un tiešām es jau pieejam pie tās baznīcas, un tur tā kā jāiet pagrabā iekšā. Es tiešām skatos apkārt, lai neviens, kāds vēl no teātra man ir redzējis, ka es eju tajā baznīcā. Un likās jāuzliek kapute vēl, lai neredzi. Un kaut kā bija tāds satraucošs tas sajūts. Jo tiešām es tajās feminismu idejās biju tā diezgan nopietni iekšā. Un man bija tāda sajūta, ka es eju pretējā nometnē. Kur ir tie labējie, kur ir tie kristieši, kur ir tie ļaunie, kaut gan es ko pa viņiem nezināju, bet virsrakstu salasījusies, ja. Un, bet likās kaut kā drosmīgi, ka es tagad eju tajā pretējā nometnē un parādīšu viņiem kaut ko, nezinu ko. Tikai nestāst nevienam. Nē. Mēs nevienam nestāstījām. Ļoti ilgi, nē. Un es atceros, es ietai pagrabā, un visi ir normāli cilvēki. Jauni, gudri, stilīgi, labi ģērbti. Jo tiešām man bija tā sajūta, ka uz baznīcu iet slimi cilvēki. Bezpajumtnieks, ja domājat, ir visbums. Varbūt. Es nezinu, ko es domāju, bet tas bija pilnīgi pretējs, ko es ieraudzīju, ko es domāju. Un, jā, Kārlis teica, mēs bijām nokavējuši tās pirmās 3 nodarbības, un tad es jau jutos, ka baznīca ir tāda pretīm nākoša. Kad tie likumi nav tik nopietni, ja jau atļauj tā pievienoties. Un tā nodarbība bija, kā es varu būt pārliecināts par ticību. Kā pirmā jau likās ļoti nopietna, bet jā. Tad īstenībā tajā brīdī arī ieejot tajā kursā, es atcerējos to skaisto pieredzi, kas bija Amerikā, un tad man likās, ka jā, ka kaut kur jau tas Dievs ir, bet vai es viņam rūpu, es nebiju pārliecināta. Un es atceros, pirmo lekciju vadīja bīskaps Rinalds, un viņš rādīja gleznu, kur Jēzus stāv pie durvīm un klauvē. Un tām durvīm rokturis ir tikai no iekšpuses. Un es skatījos to gleznu, man likās tik skumji, ka Dievs grib nākt pie cilvēkiem, un cilvēki nelaiž viņu iekšā. Un tas man kaut kā tā emocionāli uzrunāja, aizskāra, un es atceros vairākus vakarus, ejot gulēt, man bija jādomā par to gleznu. Kad Dievs klauvē un tā maigi, vispār bez nekādas uzstājības, vai cik ārkārtīgi maigs ir un pacietīgs Dievs, un viņš stāv un klauvē, un tādas skumjas pārņem, ka cilvēki nelaiž iekšā. Bet to, ka tas kaut kādā ziņā pār mani varētu būt, man nelikās. Bet kaut kādā brīdī tā bilde pazuda no maniem tiem sapņiem, tad laikam kaut kas bija izmainījies. Bet tu atceries pašā sākumā, kā tu jūties? Jā, es iegāju iekšā uzreiz, atceros pēc lekcijas, noklausos lekciju, bija kaut kāda slavēšana, slavēšana, kaut kas slēgtu šķību dzied, kāpēc tā kāds slēgtu šķību dzied, tas bija mans pirmais, ko es īstenībā dzirdēju. Es nezinu, kāpēc man vienkārši izsit ārā šķībā dziedāšana. Kaut gan īstenībā nebija tik traki, bet vienkārši es gribēju piesieties pie visa bišķi. Tas skeptiskais mazliet, mazliet bija tomēr iekšā. Un tad pēc tam mēs visi apsēžamies tajā aplītī, tas laikam tik dīvaini, man likās super dīvaini, jo es jau mājās sēžu viens pats, man nav baigās interakcijas ar cilvēkiem, es nebiju arī, es neesmu baigs sociālais cilvēks, es neiešu ārā, jau ir ļoti, kā viņiem patīk runāties, iet ārā. Kaut gan Covid bija, tad bijis, vienkārši mēs bijām nosēdējuši mājās. Es biju ļoti tāds, sēžu savā studijā, vienkārši man ir,
es visus redzu cilvēkus savā sociālā, digitāli tur aiz ekrāna, bet tādas interakcijas ar cilvēkiem man nav. Un tas man pirmkārt bija dīvaini, ka man bija jārunā pa kaut ko, tā kā viņi prasīja, un es atceros to bildi, bija tā bilde ar, ka tu esi baseinā, jā. Ir tā bilde Alfiņā, ko, man liekas, ka ceturtā lekcija, kurā to rāda to bildi, un viņi prasa, kurā vietā tu esi, vai tu esi baseinā, vai tu esi tur aiz durvīm, jo tur vairāk tā kā cilvēki sazīmēti, viens ir baseinā, viens peldās, viens jau tur ienirs iekšā ūdenī, viens tur ārā skatās uz to cilvēku. Un es atceros, kad man prasīja, kurā vietā tu esi, es nezinu, man liekas, ka es esmu tas, kas tā kā no sāntā skatās uz tiem trakajiem, kas ir tajā ūdenī. Jo tajā brīdī man noteikti, es biju skeptisks, protams, kā jau daudz cilvēki, bet lēnām ejot laikam uz priekšu, pienāca 2. lekcija, 3., 4., un es tā kā man sāk ļoti iepatikties tā slavēšana, ir tīpaši, wow. Un vienā brīdī es atceros, ka es sāku pat pilnīgi dziedāt līdzi, jo sākumā stāvēju tā te, un es stāvēju blakus vienam čalim, kas bija arī mūsu grupiņā, un viņš tāds liels vīrs, viņš nedziedās, viņš stāv blakus, un es redzu, ka jau viņš vienmēr iet uz priekšu, kā jau es teicu, ka jau būs pirmajā rindā. Viņa jau bija tālāk jau, un es pokšu aizmugurē, un man grupijā bija jau Jānis, aizējām bišķi tuvāk, es laiku Jānis, paējām bišķi tuvāk, un es tāds, mēs pagājām tuvāk, atstājām to čalīt aizmugurē, un kad sākās mājas biedri, tad bija 3 dziesmas, varēja dziedāt, un tad man ritīgi kaut kā iepatikās, es dzirdēju, ka Jānis kaut kā tur kustās un dzied līdzi, un es arī sāku dziedāt līdzi, jā, un gandrīz rokas vēl necēla gaisā, bet man ļoti iepatikās, un tad es aizmirsu par tam visām šķībām dziedāšanām, varbūt kaut gan tur nebija varbūt šķības dziedāšanas akordiem, un tas beidz būt par to, ka es tā kā tehniski pieslēdzu savu to muzikālo prātu, es vairs nedomāju par to, ka tas ir tehniski, es domāju par to, kas ir garīgi. Un tas noteikti bija tas punkts, kad man ritīgi iepatikās slavēšana, un es atceros, ka jau man pieķēra mājās, ka es arī labs stāsts. Es biju mājās, es neatceros, mēs strādājam, es vienā istabā, studijas istabā, un otrā istabā. Un viņi edito, dara tās savas lietas, un es otrā istabā daru savas lietas. Un es man parasti patīk darba vidū paņemt tādu pauzīt. Tagad es to daru regulāri, bet tajā laikā es paņemšu pauzīt. Un es biju sācis klausīties slavēšanas dziesmas, kaut kādas. Un es paņemu tā ģitāru, izņem ārā savu ģitāru, un es pastos, jāpastāstīju akordu kā tie dziesmai, vai kaut kā uzrunā tā viena dziesma. Es neatceros, ko vienkārši, un es sāku savā istabā slavēt, klusībā. Viens pats tur slavēt, un es atceros, ka jau man pieķēra, viņi nāca kaut ko jautāt, vai ne, tā bija. Un vienkārši viņi dzirdēja, laikam, ka es itīgi skaļi sāku slavēt un dziedāt pa visu māju, un tas bija tāds mans slavēšanas sākums. Jā, un, protams, un arī tas brīdis, kad tu slavē, tad arī, es sapratu, kā svētais gars arī pie tevis atnāk, un kā svētais gars pārlējās pār cilvēkiem, tad, kad tu slavē Dievu, tad, kad tu pielūdz Dievu. Un tad, protams, kad sākās svētā gara pārlējuma sajūta mazliet vēlāk, jo tas nav uzreiz tā kā, ka tev ir, tas prāts tomēr domās, lai tas prāts tā kā tev neatļauj, ego neatļauj tev pilnībā nodoties, bet tad, kad tu pilnībā nododies, tā ir cita sajūta, jā, pilnībā. Ne, kāpēc es biju tik pārsteigta? Jo bija tā, ka man īstenībā patika uzreiz ieejot tajā baznīcā, no kuras man bija bail no mācītājiem, no visa man bija bail. Bet es iegāju un kaut kā tur bija tik liels siltums, tāda pieņemšana. Es jutos uzreiz drošībā, ka man patika uzreiz. Un es teicu Kārlim, jo sākumā mēs aizgājām tā doma, ka tikai uz to vienu nodarbību. Un ja būs slikti, tad iesim prom un nekad vairs neiesim. Bet man patika uzreiz. Un es teicu Kārlim, kad iesim vēlreiz un vēlreiz. Un viņš pēc kaut kādas 3. reizes teica, kāpēc mums tas ir jādara? Jā. Kāpēc tur ir jāiet? Un es teicu, lūdzu, tikai uz vēl vienreiz aiziem. Un viņš saka, bet es mājās esmu viena, man gribās tos cilvēkus satikt, mums ir diskusijas sākās, man gribās ar viņiem pārunāt. Un arī tiešām visi tie lielie dzīves jautājumi, kas man bija sākuši manī rasties jau vidusskolā, es tiešām necerēju, ka es saņemšu uz viņiem atbildes. Un es gāju vispār neko negaidot no tā kursa. Man likās, būs pilnīgs sviests tajā baznīcā. Bet es aizgāju ar tādu, protams, kritisku prātu, bet ar maz drusciņu atvērtu sirdi. Un es sēžu un es skatos, un es klausos, ka viss tās lekcijas ir tik ļoti mūsdienīgas, ka viņi saka tās lietas, ka kristīgai ticībai ir atbildes uz tiem jautājumiem, kurus es vienmēr esmu meklējis. Un tad es sāku saprast, ka
ka tās slāpes, kas man bija, kuras es centos padzirdīt sevī teātrī, Holivudā, ka beidzot kāds pieskarās tai vietai manī, kas slāpst, un tā vieta tiek tā kā nomierināta, un kaut kādas emocijas manī sāk rasties, kuras es nekad neesmu izjutusi, kuras es īsti nesaprotu, bet es gribēju saprast vēl, tāpēc man bija svarīgi, lai Kārlis arī kaut ko maz drusciņu piedzīvo. Es gribēju, lai viņš turpina nākt, un viņš manī radīja tādu ļoti skeptisku iespaidu, ka viņam nepatīk, viņš lai kaut ko kritizēja, un tad es vienā dienā, strādājot, noņem austiņas, un es dzirdu, kā viņš dzied blakus istabā. Viena no tām dziesmām, kur tur slavētāja pagrabiņā. Un tad man likās, ka viņš arī kaut ko piedzīvo. Tāpēc es biju ļoti pārsteigta. Jā, viņš jau tā sajūta, viņa nav tā kā... Bet tu atceries, kas tevi tā kā sākumā pārliecināja, kas tev to skepticismu salauza tevī? Ja man likās, tā kā arī viss, tas ir vecas lietas, tā kā, baznīca ir... Tā kā tā ir pagātne, kurš pa ko tu viņi tur runā? Kāds tavs sakars ar to, kas notika pirms 2000 gadiem, ja? Jā, kaut kāds tāds, ko tu viņi var atbildēt tā kā uz tiem jautājumiem, kas man interesē, kāpēc, un es vienkārši sapratu, tā kā tu saki, ir tas, ka tu lēnām tu ej uz tam, vienkārši, ka tu pirmkārt tu jābūt ir, atvērtam prātam, ne? Ja tev ir atvērts prāts. Jā, sākumā atvērts prāts, jo to sākumā sirdi neklausies, tu klausies ar prātu, jo tu visi grib loģiski izskaidrot, kā ar viss radās. Un tas bija arī kā man bija, es ar prātu gāju iekšā sākumā. Un sirds pieslēdzās bišķi vēlāk ar to pašu ar slavēšanu, sapat, ka wow, tas ir tas garīgais. Bet sākumā es vienkārši saprastu tiem jautājumiem, man ir tādi jautājumi, man interesē tas. Un vienkārši tajās lekcijās, tas bija tas galvenais, vienkārši es uzzināju tas, kas man interesēja, tas tika atbildēts. Un tad man vēl interesē, ok, tad es neesmu nekad dzīvē lasījis Bībeli. Un es paņēmu rokās Bībeli pirmo reizi savu dzīvē, un es kāpēc arī neticēju vispār nekam tam, jo es nekad nebiju lasījis Bībeli. Tas ir tas numur 1, kas man būtu jādara īstumā, ka es nonāku ticībā, man būtu, vai vispār man interesē, būtu jāizlasa, pa ko tas vispār ir. Jo visu laiku runā pa Jēzu, bet es nebiju lasījis nevienu no tiem stāstiem, un tad atceros vēl Chosen filma tik ieteikti, kas man ļoti arī palīdzēja vispār saprast, kas ir Jēzus, ko Jēzus dara, un ko viņš darīja, un kāpēc viņš mira. Un tas man viss atbildēja, bet svētie raksti, kad es pats iedziļinājos arī tagad, es, protams, zinu, cik svētais gars tā kā to saka, lai tu ņem rakstus un lai tu lasi tos rakstus. Viņš tev katru vakaru manis maz tā ir, viņš man tā kā pienāk klāt, tagad tas laiks ir lūkšanai, tagad laiks ir rakstiem. Un kad es sāku lasīt pats un analizēt, protams, piemēram, reizēs izlasīju ar prātu, es neko nesapratu, vienkārši ātri izgāju cauri, bet jā, Chosen filma ļoti palīdzēja ritīgi arī, ka Chosen filmā bija emocijas arī, kad es sapratu, tas nav tikai prātu, un tur tika arī detalizēti par to katru ainu, tā lēnām to var skatīties, un paralēli to darot ar rakstiem, tas man ļoti palīdzēja. Jā, man arī, laikam, alfa kurs palīdzēja, apgāza visus tos stereotipus, kas man bija. Jo es arī tiešām ļoti daudzus gadus dzīvoju ar stereotipiem un kaut kādām lietām es ticēju, kuras es nebiju pārbaudījusi. Jo tiešām kristietība nebalstās uz kaut kādām plikām sajūtām. Kristietība balstās uz reālu personu, kas eksistē, uz Jēzu Kristu, kas viss ir pierādāms, neviens mūsdienu vēsturnieks vairs neapstrīda Jēzus eksistenci. Man liekas, tas stereotips jānāk no Padomju Savienības, ka bija tā Padomju Savienības enciklopēdija, kur rakstīts Jēzus Kristus mistiska persona, jo tā Padomju Savienībā likums tika izdots, bet mūsdienās tiešām neviens zinātnieks to neapšauba vairs, un man liekas, ticība ir tā kā, kad tu izpēti apstiprināt visi tie zinātniskie fakti, tad nākošais līmenis ir tā ticība. Tas nav balstīts uz kaut kādām plikām sajūtām. Tas viss ir tiešām reāli pārbaudāms. Un tad, protams, bez dievišķās atklāsmes arī nekur tālu tu nevarēsi tikt. Tā ir dāvana, kas nāk no Dieva, kuru mēs esam laimīgi, ka Dievs mūs ir ar to svētījis. Bet ko es gribēju pateikt par Bībeli? Tiešām, ka... Es zināju, ka Bībele eksistē, bet es domāju, ka Bībele ir sarakstījis viens crazy cilvēks, un tad ir daudz crazy cilvēku, kas sako. Un tad es sastapos ar realitāti, ka Bībele ir svēto rakstu kopums, kas sastāv no 66 grāmatām,
kuram ir un šīm grāmatām ir 40 dažādi autori. Tas viss ir cilvēku sarakstīts, bet 100% cilvēku sarakstīts, bet 100% Dieva iedvesmots, Dieva vadīts, Dieva atklāsmes, piepildīti šie raksti. Un evaņģēlijas jaunā derība ir acu liecinieku liecības. Tie nav stāsti, tās ir liecības, cilvēku liecības par notikumiem, kas notika. Un arī tad, kad tu sākumā zinātniski, faktiski zini šos faktus, tad tu uz šo grāmatu, kas uz par svētiem rakstiem, skaties pilnīgi savādāk. Un man īstenībā ļoti grūti pateikt, kas tieši bija tā lieta, kad es sāku ticēt, jo man tie notikumi, tāda Dieva žēlstības trauma vienkārši pārgāzās man pāri. Es atceros, vienā no nodarbībām mums bija jāskaita lūkšana pirmo reizi, kas arī likās tik šausmīgi neveikli. Tur jāceļās kājās, jāskaita lūkšana. Tev jālūdz Dievam, kur tā kā eksistence tu īsti nesaproti. Un tad ko teikt. Un tēvreiz es biju dzirdējusi, kad ir tāda. Un tad mēs skaitām mūsu tās debesīs. Tu nezināji tēvreiz? Es nezināju. Es zināju tikai mūsu tās debesīs un tālāk. Bet tad tas vārds, kā arī es piedodu saviem parādniekiem, man vienkārši bija tāds satricinājums sirdī. Un es sāku prasīt, kas tie tādi parādnieki ir, un kur viņi dzīvo, un kur man nav nekāda parādnieka, un kāpēc man jāpiedod parādniekiem, un ko tas nozīmē. Un man bija šausmīgi daudz jautājumu. Un man kaut kā likās, ka tie grupiņas vadītājs bija tāds, viņš nevarēja atbildēt uz man jautājumu. Un tas man tiešām uzvilka, un es gāju mājās, un es googlēju to tēvreiz angļu valodā, lai saprastu, kas ir parādnieki. Un tur bija angliski trespassers. Tie ir kas pārkāpj robežas, tā kā kaut kāda pārkāpēji. Labi, tad es sāku domāt, kas ir kaut kādas robežas pārkāpes, un tur tā kā nebeidzami. Tad man bija tāds saraksts ar nebeidzamiem cilvēkiem. Un es arī pieķēros svētiem rakstiem, un es lasu, un es atceros to vienu rindiņu, kur ir rakstīts atkal tā, kad Jēzus saka, lūdziet, mācekļi prasa Jēzum, kā mums lūgt Dievu, pamāci mums. Un tad Jēzus saka, lūdziet tā, un mūsu tās debesīs, un ir šī lūkšana, un atkal tur te parādnieki, un tad ir tāda piebildīta. Ja jūs gribat, lai jūsu grēki tiek piedoti, tad arī jūs piedodat saviem parādniekiem, jo arī jums ir piedots. Un es lasu, un atkal man tāda jocīga sajūta paliek par tiem parādniekiem. Un es domāju, kaut kas te nav, kaut kas te notiek, kas man tā kā nepatīk. Un es domāju, kas tas varētu būt, tā kā nelasīšu kādu laiku to Bībeli. Tad es atkal sāku lasīt nākošo evaņģēliju. Un atkal tur tas pats, tad es saprotu, kad arī tie evaņģēliji, kad ir viens un tas pats, jo tas ir viens un tas pats notikums, bet no 4 dažādi liecinieki, kas liecina par šo stāstu. Bet atkal tur tā tēvreize, kur Jēzus māca, kā mums lūgt. Un ja jūs gribat, lai jums ir piedots, tad piedodiet tā, kā jums ir piedots. Un es saprotu, ka es gatavojos kāzām, un es esmu sastrīdējusies ar savu labāko draudzeni. Un es esmu gatava tās kāzas rīkot bez tās savas draudzenes, jo viņi ir izdarījis kaut kādas lietas, kuras tā kā es nespēju pieņemt. Un es skatos uz Bībeli, un Svētais Gars acīm redzot bija jau manī kaut ko izdarījis, kad šie vārdi man tik ļoti ietekmēja, un man pilnīgi skaidrs, ka Dievs man saka, ka man jāpiedod manai draudzenei. Un es nevaru, Dievs, visu sakalt Bībeli ciet nelasīšu viņu kādu laiku. Paiet kaut kāds neilgs laiciņš, bet tā tēvreiz visur ir. Tā kā tu nevari no viņas aizbēgt. Es eju dievkalpojumā atkal, kā es piedodu saviem parādniekiem. Atkal. Un bija jau, tas jau bija tik tālu noticis, ka mēs atkal, man liekas, skaitījām grupiņā to tēvreiz Alfas kursā, un es jau redzēju savus draudzenes seju. Tādā, prātā man viņa rādījās, un es sapratu, ka tiešām tas ir Dievs, kurš man aicina viņai piedot. Un viņai bija vārda diena, tas bija novembris, un tas bija tik jocīgi, jo es nebiju ar viņu runājis gandrīz vai gadu. Un kā tas būs, kas tagad rakstīšu? Bet man likās, Dievs ir, viņš mani aicina, kaut kā viņš man arī palīdzēs, izvedīs cauri man. Un es uzrakstīju draudzenei, apsveic tev vārda dienā, un viņa man atbildēja uzreiz, cik viņa laimīga no manis dzirdēt, ka viņa vispār nav dusmīga un tā, ka viņai drīz būs arī dzimšanas diena, un viņa man aicina uz to ballīti, ka viņa ļoti, ļoti ilgojās man satikt.
tad es tiešām sapratu, ja Dievs tevi uz kaut ko aicina, viņš jau tevi negrūdīs no klints, viņš jau sagatavos to ceļu. Un jā, tā bija tāda ļoti ātri. Es sastapos ar to, ka Dievs patiešām ir augšām cēlies, ka viņš ir mūsu vidū un viņš runā, ka Dievs nav mēms, Dievs ļoti daudz runā, gan caur svētiem rakstiem, gan caur šo sirdsapziņu, kas, manuprāt, ir svētā gara darbs mūsos. Un, jā, tiešām saņēmu tādu ļoti lielu vadību no Dieva. Jauns radījums Jēzu Kristu. Ko tas nozīmē? Es nesaprotu to sākumā, kas ir jauns radījums. Es vispār nesaprotu daudz ko līdz brīdim, kad mums bija kristības un iesvētības. Un tad es īstenībā tajā brīdī, nevis tieši tajā brīdī, bet tajā brīdī tā kā laikā pēc varbūt nedēļas 2, es jūtu, kad pirms tam jau daudz kas bija mainījies manā attieksmē, daudz kas bija, man arī bija slēgšas, kāda jēga, slēgt tas jautājums, kāda jēga tur. Zikā, kad tu dzīvo tajā aplī, kad tev tas darbs, tu piecelies ēd, viss tas klasiskais cilpa klasiskā, tad vienmēr es vismaz vienmēr uzdevu savu jautājumu, vienkārši kāda jēga tam visam. Kāda jēga darīt to. Man vienmēr bija kāda jēga. Un tas jau sen apakaļ jau no pašiem sākumiem, tāpēc arī varbūt mūzikā, jo mūzikā arī ļoti daudz cilvēku jautā, kad viņi rada dziesmas, vienkārši viņi raksta dziesmas par salauztajām sirdīm, par šitādām visām lietām. Tāpēc man liekas, tā kā, viņi dzied vienkārši, what's the point, vai nekāda tam visam jēga. Un tas bija mans jautājums, kas man bija tā kā numur 1. Es nesapratu vienkārši, kāpēc mēs te esam, kāds ir mūsu uzdevums, vai mūsu uzdevums tiešām tikai ir ēst, dzert, ģimene, un tas arī jauns temats arī, kur man pilnībā mainījās man vērtība, arī ģimenes vērtība mainījās. Man nelikās, ka es gribu precēties, vai man nelikās, man gribās bērnus, man likās tāds, mūsu draugu lokā nav daudziem bērni, un man nelikās, ka tas tā kā, man obligāti tas ir jādara, vai man kaut kāds uzdevums to darīt ir. Un man nebija tāda vērtība. Un pēc kristībām, pēc iesvētībām, arī alfas kursa laikā man tā sajūta, ka viņa lēnām tā kā sēkla tiek iestādīta, viņa lēnām sāk augt. Ja viņi, protams, tiek pareizi... Ja sēkla tiek aplaistīta. Aplaistīta pareizi, jā. Viņi tika pareizi aplaistīta, un es jūtu, ka tas laiks, ka viņš lēnām iet uz priekšu, un ka tā vērtība man gribās, tā kā man mainās, un man tiešām es saprotu, ka wow, bet tas tik skaisti būtu, kāpēc mēs esam tik ilgi kopā, bet mēs neesam precēti, kāpēc mēs neesam precējušies, kāpēc mēs esam tikai boyfriend, girlfriend, draugs, un tas nav nekas tāds, un tad es tajā brīdī, man gribējās ļoti tā kā to, man likās, tas oficiāli jābūt vīrs un sieva, tā kā, un jo vairāk tu lasi raksts, jo vairāk tu saproti ģimenes vērtību, ka ir vīrs un ir sieva, un ģimene ir sastāv no tā, un ģimenei ir tādas vērtības, un tas man ļoti iespaidoja kā vīrieti vispār, mainīt tās savējās. Man pirms tam bija tāds, man to nevajag, es biju tāds vairāk, es nebiju, tas, kā saka parasti tautā, saka alfa, ja, tēviņš, vai es biju tāds beta, vai nezinu, kas ir tas sekundārais, arī tā kā, to vīrišķību savā ziņā, tā kā tu saprast, kas ir vīrietis, tā kā, kāpēc vīrietim ir tāds uzdevums ģimenē, ko vīrietis dara, un man negribējās arī bērnus vispār tajā brīdī, man negribējās, un ļoti ilgu laiku negribējās, mēs arī centāmies izsargāties visos iespējamos veidos, lai mums tas nenotiktu, ko mēs nožēlojam grēksūdzē šo visu, jā. Un tas bija, tā bija viena no tām lielākajām lietām, kas man mainījās, ģimenes vērtība mainījās man. Tas bija lēns, bet ļoti tāds vērtīga lieta, jo tagad man to visu gribās, un jo vairāk es esmu ar Jēzu, vairāk ar Dievu, jo vairāk man to gribās. Un jo tālāk es eju ticībā, jo ticība man aug, jo vairāk man to gribās. Jā, tas arī bija laikam viens no tādiem brīžiem, kur man tiešām likās, ka Kārlis ir... jauns radījums, jo alfa kurs un tiešām Dievs mūsu dzīvē ienāca perfektā laikā, Dievam ir perfekts laiks, jo mēs bijām sākuši domāt par to, ka varbūt vajadzētu sarakstīties, un mēs bijām jau Zaksā tur pieteikuši to laiku, noalgojuši rock'n'roll grupu, viesunam Siguldā, tā būs pa skaisto. Un tad draudzene uzzināja, ka mēs precēsimies, viņai likās perfekti krustvecāki, un mēs sākām iet alfas kursā un plānojam kāzas. Tā kā tas bija tikai 2 atsevišķas lietas. Mēs gājām uz baznīcu tikai to krustvecāku dēļ, bet kāzas bija tā kā kaut kas pilnīgi nesaistīts.
Un tad, jā, mums pienāca kristības, un man liekas, tā bija valsts nedēļas nogale, kad es sapratu, ka kristietība ir kaut kas tāds, kam es gribu piederēt, ka es gribu piederēt Jēzum Kristum, un es teikšu jā. Un man liekas, tas būs dīvaini precēties Zaksā, ka tā vairs nevar. Bet man liekas, ko ģimene teiks? Mēs taču esam neticīgi cilvēki tik ilgi, un tagad pēkšņi visiem jānāk būs uz baznīcu. Un es vēl domāju, kaut kā tādu vidusceļu atrast, varbūt tas mācītājs var atbraukt zem Ozola mūsu salaulāt. Un Kārlis bija tas, kurš teica, ka nē, ka viņš grib pie altāra. Jā, es vairs nevaru iedomāties vienkārši, kā tas var būt savādāk. Dievs bija vainīgs tik ļoti, acīm redzot manu uztveri par to visu, un es sapratu, ka tas ir vienīgais veids, kā tas var notikt. Un kā tu var neprecēties Dievu priekšā? Tas tāds, ja tu vienreiz to dzīvē dari, tā kā es arī uzskatu, tas ir vienreiz tā kā dzīvē viena. Un tas ir skaistākais, viens no skaistākajiem brīžiem droši vien arī cilvēku dzīvēs un manā noteikti dzīvē. Un es domāju, kāds var nebūt Dievu priekšā zem Jēzus skaisti pie altāra. Jā, jo es vēl tur biju vēl tāda šaubīga tajā brīdī, bet tad Kārlis bija tiešām tāds pārliecināts, ka nē, tam ir jānotiek baznīcā un ģimenes galva teica, ka jāprecās ir pie altāra. Un arī tas man tagad tāds laiciņš pagājis, un man liekas, ka tiešām tas bija Dieva plāns vest mūs pie ticības tieši tajā gadā, kad mēs nolēmām precēties, lai tas notiktu. Jūs domājat, mēs taču varējām apprecēties tā kā mazliet ātrāk, kaut kur citur jāzem Ozola, un tad jau mēs jau otrais neprecētos, tā kā perfektā laikā ienāca Dievs mūsu dzīvē un uzdevināja mums šīs skaistās kāzas, jo arī tas, citi cilvēki teikt, tā vienkārši veiksme, bet es domāju, tā bija Dieva žēlastība, ka tajā brīdī, kad mēs nolēmām precēties, arī mans uzņēmums piedzīvoja milzīgi tādu izaugsmi, ka mani ienākumi trīskāršojās, un es varēju tiešām atļauties sapņu kāzas, jo man nekad nebija tādas sapņu kāzas, un es bērnībā nekad nebiju ilgojusies pēc baltas kleitas un pie altāra. Man likās, ka baznīca ir kaut kas tāds, kas ir visiem citiem, bet ne man. Tāpēc es pat neatļāvos sapņot, ka man tas varētu būt priekš manis. Tev patika, ne? Man ļoti patika. Man ļoti patika, un man liekas, tā bija tāda Dieva tēva dāvana. Un tagad, es pat klausos, cik es normāli saku Dievs tēvs, bet īstenībā man sākumā arī bija ļoti liels grūtības ar to, jo es esmu uzaugusi bez tēva, bez tādas tēva figūras savā dzīvē. Un tādi skolotāji un tādi vīriešu autoritātes, kas ir bijušas manā dzīvē, tiešām ir šo autoritātes vietu ļaunprātīgi izmantojuši. Un tāpēc man bija tik viegli ieiet tajā feminismā. Un es tiešām arī abrīnoju, kā es varēju bišķiņ dzīvot tādā vīriešu nīšanas kultūrā un tā kā mīlēt Kārli paralēli tam visam. Bet tā bija kādu laiku. Un tad, tagad es biju nonākusi baznīcā, un es dzirdu, ka Dievs ir mīlošs tēvs un visas tās labās lietas, ko viņš dara. Man bija tāda sajūta, ka jums ir, tas ir priekš jums, jums ir tēvs, bet ka tas kaut kas tāds, kas man nepienākās, kas nav man. Un tiešām tad bija daudz un dažādi veidi, kā es jūtu, kā Dievs lēnām maina man tādu neusticīgo sirdi un dāvā man noticēt, ka Dievs tēvs ir visiem. Ja sākumā par Bībeli man bija tik ļoti liela aizspriedumi un likās, ka tā grāmata vispār ir tā kā pret sievietēm un vispār tā kā pazemojoša un vēl neskādas briesmu lietas es biju saklausījusies, tad es pirmo reizi tā no atvērtas sirds un ar tādu intelektuālu prātu par to, kas tiešām ir Bībelē, sāk lasīt, un es sapratu, cik milzīga tēva mīlestība nāk no šīm lapas pusēm. Kad Dievs saka, ka viņš mūs pazina, pirms mēs tikām radīti, ka Dievs mūs svētīja, pirms mēs pametām mātes klēpi, un arī 139. psalms ļoti, ļoti man pieskārās, kad es pirmoreiz lasīju, es atceros izlasīju, un tad es 2 stundas raudāju par to, ka Dievs ir nopinis manus īkšķus, un viņš ir darinājis manas mātes miesās, un
Jā, un vēl evaņģēlijā, kad katrs mats uz manas galvas ir saskaitīts, un neviens no viņiem nekrīt zemē bez Dieva tēva ziņas. Un, jā, tad šie vārdi man sāk pārliecināt, ka tas nav tikai dažiem kaut kādiem individiem domāts, bet ka tas ir visiem cilvēkiem. Un arī domājot par to, kā rodas cilvēks, ka īstenībā tur ir tāds ļoti sarežģīts process, un tas nav nemaz tik vienkārši radīt dzīvību, un es pilnīgi tas ir fakts, ka dzīvība nevar rasties, ja Dievs to nevēlās, un tā kā, ja Dievs ir jūs radījis, viņš ir vēlējies, lai jūs tiktu radīti, un katrs cilvēks, katra dvēsele ir radīta ar viņam unikālu mērķi, jēgu, un jā, tad kā lēnām es sāku just, kā Dievs maina man šo īstenībā ļoti, ļoti dziļo salauztību, ka es visu dzīvi līdz šim biju jutusies kā kosmiska kļūda, ka es dažādos veidos cenšās attaisnot savu eksistenci, pierādīt savu eksistenci, tur ar dažādām lietām, tur ar karjeras izaugsmēm, ar kaut kādiem panākumiem publiskiem, lai kā tiešām cilvēki redzētu, jā, kad es esmu pelnījusi eksistēt un būt šai pasaulē. Un tad Dievs arī atklāja, kāpēc manī ir šāda dziļa salauztība. Un ko dara Dievs? Viņš, tad, kad atklāja kaut kādas lietas, šīs tumšās istabas tevī, Dievs nekad tevi neatstāja tajā tumsā vienu. Dievs turpina vest gaismā un Dievs dziedina. Tāpēc Dievs saka, atzīstiet patiesību, un patiesību jūs darīs brīvu. Tā kā tiešām es arī par sevi uzzināju ļoti daudz lietas, kuras es nebiju domājis, kuras es uzzināšu, kuras tā kā nāks gaismā, un cik ļoti šī gaisma būs dziedinoša. Un tā kā 2 gadi, kopš mēs esam kopā ar Jēzu Kristu, ir milzīgu pārmaiņu pilni. Jā, gan ārēji, gan arī iekšēji. Un kaut kā nākot pie Dieva, es saprotu, ka tā iekšējā pasaule ir pat daudz reālāk nekā ārējā. Jo tev tā kā viss ārēji ir sakārtots, bet ja tev iekšēji ir nesakārtotība, tad tādu mieru vai laimi vispār nav iespējams iegūt. Es varu pateikt vienkārši par mīlestību. Arī tas, kad tu laulājies un pēc tam viss prasa, kā ir būt precētām, un viņi prasa, kā tas ir. Jā, ka mīlestība beidzās pēc kādā. Jā, es varu apgalvot 100% ar Jēzus Kristus svētību, jā, kad tas viss paliek miljonus reizes labāk. Gan mīlestība, gan arī tuvība. Vispār, protams, es vienkārši nevaru iedomāties bez Dieva, kāds varētu būt, kā varētu būt tās attiecības, un varbūt tāpēc arī ļoti daudz cilvēku attiecības arī, es negribu teikt, tā ir, bet izjūka, ļoti iespējams, bet kaut kā ar Dievu, kaut kā tā mīlestība ir tik dziļa, viņa ir tik dzīva, un kad Jēzus, kad tu sajūti viņa klātbūtni attiecībās, un kad mēs runājam, ka mēs vairs mēs kādreiz daudz strīdējāmies, protams, visi strīdās, bet tagad liekas tā kā, mēs varbūt kaut kāds strīds mums ir, mēs varam uzreiz to strīdu kaut kā noķert un saprast, ka mēs esam darījuši grēkojuši, darījuši. Jā, man noteikti ir daudz vieglāk atzīt, kad es esmu kļūdījusies, un arī daudz vieglāk paprasīt piedošanu, kad vajag. Un arī tikko arī kaut kā, kad pirms pāris dienām arī tas pats bija, vienkārši uzreiz, kad tu noķer, un saprati, jā, es darīju nepareizi, un tu uzreiz nožēlo to, un tas uzreiz arī, kad tu to nožēlo tiešām no sirds, tas uzreiz atnāk, tev uzreiz arī nāk, svētība, ja tu saproti, ka tas ir no sirds, tas nav tā kā, ka tu vienkārši, nekas es tur. Bet tu tiešām no sirds to pasaki, un es ļoti bieži izjūtu to, ka vienkārši, kad tas saka, mēs novājās nost.
Un ir bijušas situācijas, ka akmens tā kā paliek pašā sākumā, kas tikko mēs sapratām, kas vispār ir grēks. Pirms tam mēs nezinājām, kas ir grēks pirms Dieva. Un kad tas smagums, tā kā sākumā likās, tas smagums tik ilgi, es atceros, kad es kādreiz izjūtu tik lielu tādu, kā pa kaut kādām mazām lietām tādu smagumu, tā kā kaut kas iekšā tev ir, un tu nespēji no tā tikt vaļā. Un kaut kā viņš lēnām pazūd varbūt pēc nedēļas. Es atceros, ka man nebija nekā, bet tā sajūta paliek iekšā. Viņi nekur īsmā neaiziet. Viņi īsmā vienkārši krājās. Un tagad vienkārši ar Dievu, es esmu sapratis vienkārši to, ka, ja tu nodod viņam to, tu nosūdz tos visus grēkus, kas vien tev ir, tad vienkārši viņš paņem prom to. Un tas ir, man liekas, un ienāk iekšā miers, ienāk iekšā mīlestība, lēmprātība, viss šīs brīnišķīgās lietas, ko Dievs ir apsolījis mums dot, un viss svētā gara augļi, kā arī viņš kopi tevi, kā viņš lēnām tevi, tā kā saka, Dievs nekad nedarīs neko ātri, viņš to darīs tā lēnām. Un tā viņš zinās, kurā brīdī to darīt. Un arī kā svētais gars tev tik forši, tā kā viņš tā forši tā kā pieskarās, viņš tā kā pagrūž bišķiņu, bet tā maigi, viņš zina, ka tu aizies tur, arī ap to pašu draudzeni, ka viņi tev rādījās, pa mūsu tās lūkšanu. Man arī viss tāda brīži vienkārši, kad es kaut kā uzķēries uz to svētā gara sajūtu, un es sapratu, kad viņš grib, lai es to daru, piemēram, viņš man neatļauj gulēt naktī. Viņš aicina man iet kaut ko un darīt. Un es zinu, tas ir no Dieva vienkārši, jo tas ir tā maigi. Tas nav tā kā, jo ļaunais parasti to izdara tā ļoti emocionāli un ļoti rupi savā veidā. Viņš grib kaut ko, un viņš nekad, protams, negrib tā neko darīt labu, viņš vienmēr grib darīt tikai to pretējo. Bet svētais gars, viņš tik ļoti patīkami to dara. Tādā, un tu zini, ka tas ir no Dieva arī. Jā. Tāpat arī kalpošana Alfiņā, kad es pirms sāku kalpot Alfiņā, nespēju gulēt ļoti kāds 2-3 naktis, jo man Dievs laiku, man viņš cēla augšā naktī. Es burtiski saku 2 naktis, 3 naktis, un tas bija tieši pirms pirmās Alfiņas, kas gribēja kalpot. Gan slavēšanā, gan arī skaņošanā, jo svētais gars viņš grib, lai Dievs grib, lai tu izmanto tos talantus, lai tu izmanto tos debesvalsts celšanai. Un, kad tu to dari vienkārši arī draudzē un visās pārējās lietās, kas ir Dieva valstībai, tu jūties piepildīts. Tas ir kaut kāds tāds varants piepildījums, jā. Un tas ir, kā es uz to skatos, un es arī zinu, ka Dievs ir priecīgs, kad mēs to daram, ka mēs ejam, ka mēs kalpojam un ka mēs daram tās lietas. Jā, un pa mīlestību, un vispamatā ir mīlestība. Tam visam pamatā. Ja man nebūtu mīlestības, nebūtu šeit, es nebūtu nevienu liecību iesniedzis, es nebūtu slavējis, nebūtu neko darījis. Tas ir tas pats pamats tam visam. Jā, man uzrunāja tas, ko teica par grēku, ka arī tas vārds mūsdienās, jo īpaši, kad es biju tā dziļi iesaistīta teātra pasaulē, tas viss es esmu grēcīgs, kaut kā tas viss ir tik ļoti, arī pat reklāmās, trīskāršs šokolādes saldējums, grēks to ēst. Kaut kā, kad tas vārds grēks ir tik ļoti normalizēts, ka mēs pat vairs neatšķiram, kas ir grēks, un arī īstenībā pirms tam kaut kāda stereotipa par kristietību man bija tāda, ka tur būs ļoti stingri, tur nosodīs, tur tā kā būs kaut kāda likuma jāievēro un tā. Īstenībā pirmā lieta, arī, kad es uzsāku savu kaut kādu kalpošanu un gribēju palīdzēt ar kaut kādām savām zināšanām baznīcā, es atceros, mēs piedāvājām Ģertrūdei tādu ideju par kamerām, tādu ļoti tehnisku lietu, un es atceros, kad es biju tajā mītingā vienīgā sieviete baznīcā, un es stāstu pieaugušiem vīriešiem par kamerām. Un es biju pieredzis, ka teātra vidē īstenībā tev ir ļoti jācīnās par sevi. Ja tu esi vienīgā sievietes ar tur vīriešiem, it kā visi ļoti iekļaujoši un feministiski, bet teātrī, ko es personīgi sev piedzīvoju, ka vienmēr skatījās tā kā, ko tu saproti sieviete no tehnikas. Tā kā, un es biju šeit baznīcā, kur it kā pēc tās iepriekšējās domāšanas vajadzētu saņemt nosodījumus, ka sieviete iedomājās kaut ko piedāvāt par kamerām, bet es biju pārsteigta, ka mani pieņēma, tās manas idejas pieņēma, un tiešām vienā brīdī nenosodīja, bet vēl tā kā palīdzēja, un tas arī nenormāli, visvairāk apgāza man to kaut kādu stereotipu, ka baznīcā būs kaut kāda nosodīšana vai nepieņemšana, un pret mani kā pret sievieti es vispār nekad neesmu jutusi kaut kādu savādāku attieksmi, un par to es biju ārkārtīgi pārsteigta, ka
kā tā var būt, bet laikam tā ir tā atšķirība, vai tu tici Dievam, vai tu seko Dievam. Jo, ja tu seko Dievam, tad tu dari tās lietas, ko Dievs saka, un tu dari tās lietas mīlestībā, un tur arī nāk tiešām tā patiesā, tā pieņemšana, un ka tu redzi cilvēku kā vērtīgu, Dieva izredzētu, Dieva mīļotu būtni, un tu nekad nedarīsi tā kā pāri viņai nekādā ziņā apzināti, un par to grēku, kā tādu, tā apziņa, viņam, man liekas, arī nāk no mīlestības, kad tu saproti, kad ir tie baušļi, ja, kas, protams, ir neērti, kurus Dievs ir izteicis. Es arī ļoti ātri sapratu un apzinājos, ka tas nav, lai kontrolētu cilvēkus, bet tas ir, lai pasargātu cilvēkus. Ka Dievs tiešām zina labāk, kas mums nāks kā tēvs, kas bērniem nāks par labu un kas bērniem nāks par sliktu, tāpēc robežas ir ārkārtīgi svarīgas. Mēs visi zinām, ka robežas ir svarīgas, un arī garīgā pasaulē robežas ir svarīgas, un tāpēc ir baušļi, kas ir tās robežas noteiktās, lai mēs būtu pasargāti, lai mēs nedarītu paši sev pāri. Jā, pie manis arī atnāca tā pirmā grēknožēla. Es sapratu, ka tad, kad tev ir netīras rokas, tu viņus var nomazgāt zem krāna ar ziepēm. Bet ko darīt, ka tev ir netīras sirds? Tu nevari nomazgāt savu sirdi. Un kur ir tā palīdzība, tad vienīgais, kas var nomazgāt tavu sirdi, ir Jēzus Kristus, un tā ir grēka sūdze. Pirms kristībām man arī mācītājs Kristis Kalniņš teica, varbūt, mums Alfas kursā dod tādu dvēseles spoguli, kur vairāk tādi jautājumi par to, ko tu, kas atbilst tiem baušļiem, un es tā kā izgāju visiem tiem jautājumiem tā cauri. Saprotu, kad es pilnīgi visus pārkāpus, ko vien varēju pārkāpt. Sārakstīju tā ļoti kārtīgi tās lietas, kuras es gribēju izsūdzēt Dievam, tā kā atdot, atteikties. Un, protams, bija tāds mazs satraukums, kas tad būs tai grēksūdzē un kā tas viss notiks, vai ne? Arī kaut kādi stereotipi tur redzēt no filmām un kā, bet tiešām tas bija ļoti tā mierīgi, kā tāda lūkšana. Neteikšu, ka es kaut ko daudz tur sapratu vai sajūtu pirmajā reizē, bet kaut kā aizgāju, tur paņēmu to lapiņu, kā laba skolniece nobēru visu. Tad mācītājs pateica, man liekas, pat varbūt bija tik satraukusies, ka pat nesapratu, ko viņš pateica, bet pasludināja to absolūciju un kaut kādu vieglumu sajūtu. Es atceros vismaz smieklīgi, ka vienmēr, ja ieejot kabinetā pie Krista, paliek, pēc sarunas laikā paliek ļoti karsts. Un man vienmēr likās, ka tur ir kaut kāda īpaša tāda aura un tāds svētā gara klātbūtne, tāpēc paliek ar laiku karsts un tad es vienkārši vēlāk sapratu, ka viņam ir papildus radiators kabinetā. Tāpēc tur viņam sals, tur viņam ir vienmēr radiators ieslēgts, tāpēc tā kā viņa kabinetā vienmēr ir siltāks kā citās telpās. Tad vienmēr es ieteiktu kabinetā un domāju, kāds šeit liels Dieva tuvums, kāds karstums, kāds siltums. Tad arī pēc tās grēkus, tad es atceros, bija tur tā nosvīdus, man likās ārpēc Dievs man ir uzspildījis ar gara klātbūtni. Un es atceros, es aizgāju mājās, un tā mierīgi sēž dīvānā tāda, ar tādu apziņu, ka tagad es esmu tīra, nomazgāta. Es nezinu, cik daudz es sapratu tajā brīdī. Un es pēkšņi jūtu tādu celies un eju. Tādu iekšēju sajūtu. Ne tur balsis, bet tādu iekšēju sajūtu, ka kaut kur jāiet, kaut kas jāpaņem. Es pieceļos, aizēju uz skāpja, pie tāda koridoriem sacēlas skāpis, atvar plaukt, kaut ko, tad sajūtu, kaut kas jāatrod, un es atrodu. Un ka tomēr savas dzīves laikā, kad man bija tādi garīgie meklējumi, es biju daudz dažādas visādas citas reliģiskas prakses, tur pamēģinājis kaut kādas grāmatas salasīsies, nopirkus kaut kādas tur tarokārts un to visu. Un, protams, tajā brīdī domājot, ka tas tāds joks vien ir, bet ka tur ir arī kaut kāda garīga klātbūtne tomēr tajā visā. Un tagad zinot patiesību, ka tomēr joks ne joks, tas tomēr ir bīstami spēlēties ar garīgiem spēkiem, kurus mēs līdz galam nepazīstam, jo īpaši ir kaut kāds garīgs spēks, kas negrib nosaukt savu vārdu, tas vēl bīstamāk. Bet mums no kā nav jābaidās, jo Jēzus Kristus ir pie krusta visu uzveicis, un Jēzus Kristus ir vārds, no kura baidās visi dēmoni, un Dieva tēva troņa priekšā arī trīc debesis un zeme, garīgo spēku līmenī, tā kā
es jutos pilnīgā tādā drošībā, bet, nu jā, apzinājos, ka tomēr ir grēkots tādā garīgā ziņā, kad es sniedzu roku labprātīgi tādiem ļauniem spēkiem, un tāda liela žēlastība ir, ka es esmu tomēr uzlikt uz gaismas ceļa, kas ved mūžībā, un tā, bet tomēr kauns ir Dievu priekšā par tām grāmatām visām, kuras es biju sapirkusies, un kaut kādas amuleti un visādi akmeņi, kuriem es pati biju piedēvējuši spēku, vai, var jau būt, kad ir viņiem spēks, es nezinu, jo, tas ir jocīgi, jo es pilnīgi pārliecināta, ka arī katru akmeni un katru kristālu ir radījis Dievs, bet varbūt tās spējas, ko mēs tur piešķiram, un to mājiņticību, ko mēs paši dodam, tas noteikti nenāk no Dieva. Un, es pieeju pie tā sava plaukta, kur man pilns ar grāmatām, par kurām es biju aizmirsusi. Un es tur ņēmu ārā, tur tāda joga, tāds tur... Man liekas, ka, pat negribās saukt visus tos vārdus, bet tur kaut kādas ajurvēdas grāmatas, tur kaut kādas... reiki grāmatas un pilnīgi patiņam ārā un tad zosādi jau matās. Tur pretīgi vienkārši viss tās lietas tagad šķiet. Un taro kārtas vispār tur zosādi uzmatās ieraugot. Bet tiešām, nav jākaunās no tā, jo Dievs tiešām visu piedod un arī, ja cilvēks ir kaut kā kļūdījies un tā kā es arī biju tur ar kaut kādiem spēkiem spēlējusies, tad tiešām nākot pie Dieva, tas viss tiek, tu tiec atbrīvots no tā visa. Un labi, ka tā, labi, ka ir tēvs ar baušļiem, kas tevi sargā, un arī tad, ja tu pat sapinies ar kaut kādām lietām, Jēzus tevi atpīs un atbrīvos, un es esmu atbrīvota no tā visa, un es lieku tās lietas iekšā maisā un saprotu, ka es nevarēšu aiziet gulēt, pirms es nedabūšu viņas ārā no mājas, un es pasaucu Kārli, un viņš tur vēl kaut kādas lietas atradu, mēs visu vienkārši saliekam, un tā bija arī tāda gara vadība, kad es tādā prātā, mentāli, es pat biju aizmirsus, kuras visas tās lietas esmu salikusi. Bet vienkārši tā sajūta, kad jāiet tur ir, paskaties tur, tu atradīsi to, un tā kā salas no visas mājas, visas tās lietas, un tādā maisā lielā salieku, un tad es vēl jūtu, ka paskaties augšā uz skapja, kas tur augšā ir. Es domāju, kas tur var būt? Viņš ir 3-metrīgs skapis, tā kā, kad tur jākāpj ir augšā. Jā, un es paņemu krēslu, un es tur uzkāpju, un es tā kā velku laukā. Tur milzīgi velna spārni, un tā milzīgi tiešām. Jo, laikam arī kaut kādas tur bija saskatījusies kaut kādas tur seriāls, un velnes kaut man likās tas tā koķetīgi būs pārģērbties par veldiņu. Halloweenā, jā, vienkārši tos milzīgos spārnus arī tā kā viņi neietē maisā iekšā, un man liekas, viņš kaut kā tur pat griez uz pusēm, lai tur viņus tur... Ja viņi no plasmas tādi, ka nereiz salocīt, tikai viņus vajadzēja sagriezt. Salauzt, jā, un tad, tas arī bija tā kaut kā, tad tiešām arī, jo, ja grēksūdzē notika tāda garīga attīrīšanās, tad te notika arī tāda fiziska attīrīšanās no visām tām lietām, kas nenāk man par labu, manai dvēselē. Un, mēs visi salikām tajā maisā, un es teicu Kārlim, ka es nevarēšu aizmigt, kamēr viņas nebūs ārā no mājas. Un tad, tu teici, ka jāsadedzina. Bet tad kur Rīgas centrā? Kur mēs Rīgas centrā ugunskur tagad kursim, un kaut kā... Viss, kas tad dedzinās. Apcietinās vēl. Grēks vēl viens. Nē, un tad mēs pagaidījām, ka satums, lai neviens neredz. Ielikām melnos maisos. Viss, kas tajā ielikām, un lai neviens cilvēks neatrod tādas maldu mācības vairs. Es pat atceros arī tieši par visiem tiem kristāliem, visām tām lietām, ka mēs pat bijām, es atceros to Losandželosā, mēs bijām kaut kādā kristāla veikalā. Man rītīgi reiba galva, es atceros, ka sīkā tā veikalā, man kāds tā ir kaut kāda klātbūt, man reibs. Filmas saskatīs. Cik klātbūt. Un irmais tas, kad arī, ka tu pavadi it kā dienu, tas kontrasts, tu pavadi it kā to dienu baznīcā, tur slavēji, un pēc tam vakarā mēs ejam uz kristāla veikalu. Tā kā tas ir tā īsti neiet kopā, ne? Tas bija Amerikā, jā, tas tāds pilnīgs reliģijas. Un tad bija arī it kā seko Jēzu un Kristum, bet, protams, pirmkārt, prosperity gospels, ka tev vienkārši tev dod
to groziņu, tā kā kolekti, un tā kā viņš neiet prom. Viņš skatās tajiem. Tas ir Amerikā. Es atceros, ka man bija vēl kaut kādi $100 tikai palikuši vispār naudas ziņā. Es gribēju dot tos $100, bet es atradu, ka man arī piecīts vēl viens, to piecīti ieliek iekšā. Viss pēdējo, un tas arī tas kontrasts kaut kā, kad tu redzi, cik īsmā ļoti vēlns ir iekšā visās. Viņš visās šķirbās, kad viņš var ielīst, viņš ielīdīs. Un cik ļoti viņš ir samaitājis ar to rietumu kultūru. Es nezinu, kā tur tagad ir, bet tas jau bija pirms 15 gadiem gandrīz, ne 10 gadiem. Un tas, kad tie cilvēki arī, tādā veidā, kad viņi pēc tam iziet ārā un tad uzpīpē zālīti, un tas tā viss, tas varbūt arī īsmā, kas bija tas, kāpēc mēs Latvijā arī uzreiz neatgriezāmies apakaļ un nedomājam to bija, ka tu ieraudzīji, ka viņi jau tieši tā paši dara, kā... Jā, laikam Amerika tiešām, tā kristietība, ko mēs redzējām Amerikā, bija atstājis ļoti sliktu tādu iespaidu. Jo tas draugs, kas mūs aizved uz turieni, es arī atceros, viņš tā kā neko nepaskaidroja un kaut kā viņš aizved no rīta uz baznīcu un pēc tam teica, tad iesim uz tādām kā Sunday brunch, svētdienas vakariņām pie ģimenes, un man arī to likās, būs kaut kā tā skaisti un kā, bet uzreiz tur joints uz galda tiek iztīts visi tur, un nevar jau vienkārši jointu tīri, tur vajag pat kaut kādus vēl uzpilināt, kaut kādus pilienus, lai stiprāks būtu, un es atceros, es pat tajā brīdī domāju, es nepīpēšu, bet es vienkārši jau ieelpoju, un man jau tur slikti palika no tā visa, un kaut kā likās ļoti tā, nepatiesi tas viss, un arī tur tajā Amerikā bija tas, ka it kā no rīta baznīcā, tad tur pa dienu tur kristāla šopā un vakarā vēl tās taro kārtas. Tu meklē to kaut kādu garīgu vadību, garīgu atbalstu, bet viss tik ļoti tā samudžinājās un sapinies. Un tu neesi arī nekad varbūt sajūts Dievu klātbūtni īstenībā, to liekas tu esi, bet kā tu laiku meklē, un tu īsmā neesi tu ej, bet īsmā tu nekad neesi iepazinies īsmā ar viņu. Varbūt Amerikā jau ļaunais gars centās mūs tur samudžināt, bet nekā viņam neizdevās. Jā. Bet droši vien tas arī bija iemesls, kāpēc mēs kā Latvijā gājām baznīcā visu laiku ar līkumu, jo dēļ tā, kad kristieši paši īstenībā ir arī sliktāk, lielākā antireklāma paši sev. Un tad arī kristieši ir labākā reklāma sev. Tā kā varbūt vai viens grāvis, vai otrs grāvis. Man liekas, tāda vidusceļa nav. Un ja ir kāds lukewarm Christian, tad arī nav labi. Jā. Lukewarm ir Ramdans. Man liekas, Ramdana kristietība arī nekam nedara. Viena no pirmajām grāmatiņām, ko es izlasīju par kristīgo ticību, bija Henrija Nouwena grāmata Dzīve kā mīļotajam. Un tā grāmata tiešām man ļoti pārsteidza, jo autors tajā grāmatā runā par balsi, kad ir Dieva tēva balss, kas sauc tevi par mīļoto bērnu, kas sauc tevi par mīļoto un kas mīl tevi. Un man arī tajā brīdī tas bija kaut kāds citplanētiešu koncepts, kāds iespējams, kā var būt balss, kas neko no tevs negrib, kas vienkārši apliecina tev mīlestību. Kā tas tā var būt? Jo visu šo kaut kā tādu apzināto dzīvi, es esmu ļoti daudz cīnījusies kaut kādām kritiskām balsīm, kas saka, ka tu nes tur gana labs, kas kritizē, kas tā kā dzen tevi kaut kur, un es ik pa laikam tā kā mēģināju dažādas meditācijas, un tiešām klusuma brīži, tiešām klusums man bija, lai aizbēgtu no visām tām balsīm, kas tevi nomāca, kas tevi apsūdz, kas tevi kritizē. Un tagad kristietībā es dzirdu konceptu par klusumu, kurā var sadzirdēt balsi, kas apliecina mīlestību. Un es ļoti vēlējos sadzirdēt, tiešām ir tāda balss, un autors kristīgs, gudrs ar ļoti augstām izglītībām saka, ka tas ir iespējams, man kāds varbūt tas ir iespējams. Un jācer arī, cik ļoti ir mainījies mani tie klusuma brīži, ka kādreiz man klusums bija, lai aizbēgtu no tās pasaules, kas tev kritizē un dzen, ka tagad man ir klusums, ir tiešām Henrijam Nouwenam bija taisnība. Tu vari sadzirdēt balsi, kas sauc tev par mīļoto, ja tu tiešām ieklausies, un tā balss nav sadzirdama ar ausīm, bet ar sirdi, kad tu meklē, tu vari sadzirdēt. Un, es esmu ļoti pateicīga Dievam, ka
ka viņš ir mainījis manus tos klusuma brīžus, ka klusums man nav, lai aizbēgtu, bet klusums man tagad ir, lai tuvotos Dievam, lai būtu ar Dievu. Kā ievērt tā sajūta, kad kaut kā dažreiz, ka tu nevari to savu prātu vispār pilnībā atslēgt, un to viņš tikai skrien, uzlaik tās domas iet galvā. Un jā, un tas, protams, man arī sākās ar meditāciju kādreiz apakaļ pirms tam, un man likās, tas ir tāda laba prakse, ko darīt, jā, bet tagad, kad tu saproti, jā, ka tu vari darīt to ar Dievu, un tas klusums ir Dievu klātbūtne, sajust Dievu klātbūtne tajā brīdī. Un tie vakari, ka tu arī viens pats, labākajā gadījumā, ja, protams, ir to daudz bērnu, tad varbūt nav tik vienkārši vienam pašam atrast laiku šam klusuma brīdim, bet tas ir tik sveitīgi, tas klusums, ka tu vari būt pilnīgā klusumā, tu vari vai izbaudīt Dievu klātbūtni, tu vari lūgt, tu vari lasīt svētos rakstus, tu vari meditēt uz to, tu vari kaut kādā veidā arī relaksēties klusumā. Un es esmu arī atradis sev vienkārši, ka tā ir vieta, kur es esmu dziedinājis arī ļoti lielas savas kaut kādas lietas. Man, piemēram, bija tāda, ko Dievs arī manā dzīvē darījis, ir tā, ka es nevarēju īsti parunāt cilvēku priekšā. Man bija tā arī, ka es atceros, kad es spēlēju skatos, it kā skatos mākslinieks, un it kā spēlēju skatos, bet man vajadzēja būt mazliet tā kā tādā vai reibumā, vai tādā kaut kādā stadijā, lai es varētu spēlēt uz skatos, un es īstenībā nevarēju spēlēt skatos, un es parasti nospēlēju tās lietas, ko es negribu spēlēt, vai es nospēlēju kaut ko nepareizi vienmēr. Es atceros, ka vienmēr es uzliku kāju, man kā kājas laik drebēja. Tas bija kaut kāda stresa izpausme, un es arī šajos lūkšanu vakaros šajās, es arī prasīju vienkārši Dievam, es prasīju, kas tas tāds ir, kā es varu tikt no tā vaļā, un caur lūkšanām un caur svētā gara klātbūtni Dievs man parādīja vienkārši veidu, kā es varu nodot šīs kaut kādas mazvērtības, kas man bija iekšā viņam. Un kā lēnām ar laiku ejot, protams, tas nenotika uzreiz tā kad es uzkāpu uz skatos, un viss bija brīnišķīgi, bet es ar svētā gara palīdzību, ar Dievu, ar lūkšanu, es varēju atrisināt to lielāko. Tā bija īstenībā tāda samērā, tagad iedomājas tāda liela problēma. Man it kā uz skatos es esmu uz kāpja, bet man kaut kā es nevarēju padziedāt, piemēram, arī, man tas bija tas, kad es sāku slavēt, es jau biju sācis slavēt, bet es nevarēju vienkārši padziedāt, un tad, kad es spēlēju, tas bija tik ļoti sanervozējies, ka es nevarēju nospēlēt kaut ko pašā sākumā. Tagad, protams, ir savādāk tas izskat, kad es esmu pilnīgi brīvs no tā, es pilnīgi jūtu, kad es esmu brīvs uz skatos, ka man vairs nav tas, ka cilvēks skatās uz mani, ka viņi neskatās uz mani, viņi skatās uz Jēzu, tas ir tas arī, ko es redzu, tā kā tas nav performance, tā nav, tas ir par Jēzu, tas ir par Dievu, jā. Un tas ir tāds viens no lielākiem, ko Dievs manā dzīvē arī ir man palīdzējis atrisināt. Jā, es arī klausos tevi, un es atceros, ka arī mani, īstenībā visu dzīvi ir pavadījis tāds nervozums, kaut kāda neiroze, iekšēji tāda mazāk vai lielāka trauksmīta, tāda konstanta trauksme. Un, jā, es nepateikšu tieši kurā brīdī, bet esot ticībā, es vienkārši saprotu, ka tas ir pazudis. Man nav vairs šī trauksme, un kaut kādas raizes ir paņemtas prom. Es atceros, es kādreiz ļoti daudz domāju, kā tur būs, kas tur būs, kā to, kā šito. Un nav tās kaut kādas tās ikdienas raizes ir arī. Viņas nav vienkārši vairāk. Ir kaut kā tāda paļāvība un uzticība Dievam, kur dažās lietās tas atnāca tā ļoti tā viegli. Bet arī tagad es saprotu, ir kaut kādi izaicinājumi, un es vēl joprojām kaut kā gribās kaut kādas lietas kontrolēt, tā kā, lai noteikti tavs prāts un tā, bet tie brīži, kad izdodās paļauties uz Dievu, es pēdējā laikā saprotu, ka tā ir vislielākā vērtība. Paļaušanās uz Dievu, ārkārtīgi liela vērtība, un arī skan galvā svētā Augustīna vārdi, ka mana dvēsele ir nemierīga līdz brīdim, kamēr tā neatrod mieru tevī, kungs. Un kāda ārkārtīgi laime ir to piedzīvot, kaut vai bišķiņu. Un jā, tāds arī saprotu, ka es ļoti ilgu laiku vienkārši ilgojos pēc tāda iekšēja miera, tādas miera un sakārtotības, un kurš vislabāk var sakārtot to dvēseli kā dvēseles radītājs.
Pēc tā jau mēs visi tiecamies, un īstenībā cilvēki varbūt to neatzīst, bet tas ir tas numur viens, ko mēs meklējam, ir vienkārši miers, lai mēs jūtamies labi, lai mums nav jādomā kaut kādas raizes, laik cilvēkiem ikdienā, un Dievs to visu var vienkārši, viņš paņem prom to. Ja tu, protams, nodod viņam. Ja tu nodod to, ja tu arī, protams, teikt, es nodevu tās savas sāpes viņam, tā kā es biju uz grēksūdz, tā kā, bet īstenībā tu nenodevi, tā kā sirdī vienkārši vēl projām tu turi kaut ko iekšā. Un arī tas, vismaz manā un zinu, arī tavā dzīvē, tas ir lēnām, tas nav tā, ka dažreiz tas notiek lēnām, dažreiz notiek ātri, piemēram, miera sajūta arī tā kā ir, tu var dabūt viņu uzreiz varbūt, tu viņu dabūt viņu var pēc pāris mēnešiem, varbūt pēc pāris dienām, varbūt pēc pāris stundām. Dažiem gadiem. Dažiem cilvēkiem prasa tas gadus, jā. Bet kaut kā, ja tā sirds atvērtība, arī, ja tu, es neticu, ka Dievs neatrisinās tev to ja tu būsi pazemīgs, ja tu nebūsi augstprātīgs, ja tu savu miesu nogalināsi, tad es neticu, ka Dievs tev nedos mieru, vai Dievs tev nedos mīlestību, ja tu to neizdarīsi. Tā kā, man liekas, tas ir tā kā, jā, ka tu tiešām esi, ka tu tiešām gribi pats sirdī to izdarīt. Un tad arī, man liekas, ka Dievs, viņš nevar tev to nedot, man liekas. Viņam ir jādod tas. Es vismaz tā ticu, man liekas, tā ir kaut kāda, kas savā veidā varbūt arī ticība. Pirms tam stereotips par kristietību droši vien man bija tāds, ka kristietība ir kaut kas garlaicīgs un ka kas tur var būt interesants. Un īstenībā alfa kurs, salīdzinot ar visu to mūsu iepriekšējiem piedzīvojumiem, ir īstenībā bijis vispārsteidzošākais piedzīvojums. Tāds iekšējais, garīgais ceļojums, kurus esmu sajutusi tik ļoti tādas liels augstumus un arī tāds liels kritumus un dziļumus, bet tik ārkārtīgi emocionāls piesātināts un pilns. Es noteikti jebkuram cilvēkam ieteiktu izmēģināt alfa kursu un Ģertrūdē. Alfa kurs, man liekas, sāksies 16. septembrī. Tā kā jebkurš interesants, varat iet ģertrūdē.lv, atrast pieteikšanos un izmēģināt, atnākt kaut vai uz vienu nodarbību. Un arī šeit, jauniešu centrā, būs alfa kurs. Alfa kurs sāksies 18. septembrī, tā kā arī sociālos tīklos varēsiet sekot līdzi pieteikšanās saitei un varbūt arī mani satiksiet kādā no lekcijām. Jā, tad viens no veidiem, kā sākt savu ceļojumu, kā iepazīt Jēzu, ir alfas kurs. Un, jā, es kā slavētājs, man Dievs tika sirdī licis domu ideju, kad es varbūt varētu vadīt slavētāju sastāvu, varbūt es varētu kaut ko bišķi vairāk darīt, kā tikai spēlēt ģitāru. Un tādā veidā arī caur Svēto garu, caur viņa žēlsirdības varēju arī tikt vaļā no šīs kaut kādas skatuves bāju sajūtas. Un tādā veidā arī man iedevu tos grožus, nodevu kā vadītājiem alfas slavētāja sastāva. Un tagad arī 16. septembrī sāksies jaunā alfa, kurā es būšu kā slavētājs, kā slavētājs sastāva vadītājs. Mēs esam tādi ļoti forši, cik mēs esam 6, 7. Mēs augam katru reizi, bet jā, mēs esam brīnišķīgs sastāvs un jā, visi, kas ir ieinteresēti, ir laipni gaidīt uz alfiņu, piedzīvot Dieva mīlestību. Un man ļoti patīk klausīties cilvēku stāstos, ko Dievs ir darījis pie viņiem. Jo pašā sākumā, kad es piedzīvoju tos Dieva pieskārienus, man tik ļoti interesē, vai tiešām ir vēl kāds, vai es esmu vienīgā, nevar būt. Un es pati biju laikam ļoti kautrīga dalīties, gan ģimenē, gan draugiem, jo viņiem uzreiz, kāds bišķiņ kaut ko teicu, bija tā liels acis, un ka nebāzies virsū man ar Dievu. Un tad es sapratu, Dievs ir maigs, Dievs ir Dievs ir džentlmenis, Dievs nebāžās, es arī nevaru bāzties. Bet ka man gribās atrast vietu, kur es varu dalīties, un kur citi var dalīties, un kur cilvēki var satikties, lai dalītos par to, ko Dievs dara viņu dzīvē. Un tā bija baznīca nakts pirms gada, kad mēs uztaisījām tādu liecību istabu, kur es uzaicināju pāris draugus no draudzes, lai atsūtu man WhatsAppā tādu īsu liecību, kā viņi ir atgriezuši, kā viņi ir nākuši pie ticības, vai ko Dievs ir darījis, un es tiešām biju pārsteigta tajos stāstos atsaucībā no cilvēkiem.
Un beidzās baznīca nakts, un jā, kopā es ar mācītāju Kristu nolēmām, ka tam tiešām ir jādod tāda platforma, kur cilvēki var ikdienā saņemt stiprinājumu, kādu liecību. Un mēs izveidojām projektu Mīlestības ceļš liecībās, un katru dienu kopš 1. janvāra šī gada Ģertrūdes YouTube kanālā un arī Ģertrūdes draudzes Facebookā un Instagramā var atrast jaunu liecību katru rītu. Un es esmu šī projekta vadītāja, ļoti atsaucīga, skaista komandiņa, tā visā arī aizlūdzēja brīnišķīgi. Un tas tik skaisti, tas arī manu ticību stiprina. Un es esmu arī saņēmis ļoti daudz tādus ļoti īpašus stāstus no cilvēkiem. Un es atceros vienu e-pastu, kur man sieviete rakstīja, ka viņa nekad nevienam šo nav stāstījusi, ko Dievs ir darījis. Bet pateicoties šim projektam, viņa, klausoties citus stāstus, ir sajutusi sevī vēlmi dalīties. Un tas likās tik īpaši, ka tas ir tāds dārgums īstenībā, ko mēs viens otram varam sniegt, kad mēs stāstam par to, ka Dievs ir dzīvs, ka Dievs runā ar mums, ko Dievs dara, ka Dievs darbojās, jo arī domājot par evaņģēliju, domājot par to, kas notika 1. gadsimta baznīcā, tad jau arī Pāvils nestaigāja apkārt ar apostols Pāvils ar Bībeli, un apostoļi pirmie viņi vienkārši staigāja no pilsētas uz pilsētu un stāstīja savu liecību, ko viņi ir redzējuši ar savām acīm, ko viņi ir piedzīvojuši ar savu sirdi, kādas dziedināšanas, kādas vienkārši sirds nomierināšanos un daudz dažādas. Tā kā es arī, ja jūs uzrunā aicinu, jūs iesūtīt liecību, savējo audio liecību, pēc tam vienkārši ierakstīt balsziņā un nosūtīt uz e-pastu liecības@ģertrude.lv un aicinu jūs visus sekot un klausīties gan YouTube, gan sociālos tīklos tiešām katru dienu. Ļoti, ļoti iedvesmojoši. Gan man, gan arī visiem pārējiem.